Es teikšu, labvakar, aicinu vēl, kas nav atraduši sev vietu, atrast vietu, un mēs varētu sākt, jo ir jau nedaudz pāri 6. Un es sākšu ar citātu no Letas ziņas, kas datēta ar vēlu 4. novembra vakara stundu. Un tas ir šāds. Koalīcija pagaidām nav vienojusies atbalstīt Nacionālās apvienības pieprasījumu pēc papildus 5 štata vietām kultūras ministrijā masu mēdīju uzraudzībai. Skana tikai ļoti vienkārši, bet arī vismaz dažām ausīm droši vien gana baisi. Par to, cik pamatoti ir jautājumi par mēdīju politikas veidošanu kaut kādā valstiskā līmenī, vienkāršot līdz vienas partijas interešu līmenim, vai cik varbūt tomēr mēdīju īpaši preses problēmās ir pie vainas līdzšinējā pašplūsmā vai pašregulācija. Par to mēs šovakar runāsim. Šogad pēdējās Konrāda Adenauera fonda un Politika LV kopīgi rīkotās domapmaiņas garā galda viesi ir Nelija Ločmela, žurnāls ir galvenā redaktora, un arī žurnālistu asociācijas pārstāve Jānis Bordāns, tieslietu ministrs šodien vēl, Ainārs Dimants, Nacionālās radio un televīzijas padomes priekšsādātājs, Ivars Zariņš, Latvijas preses izdevēja asociācijas valdes priekšsādātājs un Andris Mellakauls, kultūras ministrijas informatīvās vides integrācijas nodaļas vadītājs. Es aicinu arī visus klātesošos iesaistīties diskusijā, tikai lūdzu sagaidiet mikrofonu, pasakiet, kā jūs sauc, ja jūs esat mazāk populārs cilvēks, lai tie, kas skatās mūsu internetu tiešraidē, zinātu, kas runā un kāpēc runā. Un mēs sāksim ar to, kas notika, vai precīzāk sakot, nenotika. Mellakaula kunga vadītā nodaļa jau bija ļoti tuvu tiem 66 tūkstošiem latu nākamā gada budžetā, bet te pēkšņi koalīcija nevienojās. Es gribētu dzirdēt skaidrojumu vai versijas, kas tad notika, kas bija pie vainas, vai Nacionālās apvienības faktors, vai līdz galam neskaidrs projekts, kas notika? Ir ieslēgt, jā. Nu, es ceru, jā. Nu, man jāsaka atklāt, jā, es nezinu, kas notika. Mēs izdarījām savu darbu, veicam izpēti, izvērtējam iespējas izveidot struktūru vienību, piedāvājam 4 variantus. Un godīgi sakot, es nezinu, kas augstākajos ešalonos notika. Bordānkungs, varbūt jums kāda versija? Man ir jāizsaka tas pats. Mana versija, ka es arī nezinu, kas tieši notika. Mans varbūt kopsecinājums būtu tāds, mēs neesam iemācījušies sadarboties. Tas ir viss. Un tas arī notika. Tad, kad iemācīsimies sadarboties, tad mums būs gan mēdīju pašregulācija, gan atbalsts no valsts, un, ja vajadzēs, būs mēdīju nodaļa, ja nevajadzēs, nebūs mēdīju nodaļa, bet būs labs saturs. Bet šobrīd mēs to neesam iemācījušies izdarīt. Koalīcija vispār latvieši? Jā, es domāju, ka vispār latviešu koalīcijā izpaužas, kādi ir latvieši. Viņi mācās sadarboties, un to es visus aicinātu. Zariņkungs, varbūt jums ir kaut kas vairāk zināms, kāpēc tas viss tik nolikts uz bremzēm? Un galu galā arī, vai tas ir labi vai slikti, ka šis jautājums tomēr tika piebremzēts šobrīd? Es domāju, pirmkārt, man nav zināms. Bet tas visticamāk jājautā pašiem politiķiem, kāpēc politiķi nenāk, viņi nodarbojas ar bezmaksas apraidi, kas ir daudz svarīgāk nekā šis jautājums. Otrkārt, tas ir slikti. Slikti. Dimantkungs, varbūt jums kaut kas ir zināms? Man sakāms ir tas, ka ar bezmaksas apraidi nodarbojas pirmkārt Nacionālā elektronisko plašsaziņu. Nevis arī, bet pirmkārt, ja tā kā tas nevarētu būt politiķiem iemesls. Nu, vismaz no Saeimas cilvēktiesību komisijas mums te... Es zinu, ar kādu enerģiju mēs strādājam un kas tiek darīts. Atšķirībā no kolēģiem, varbūt es labāk zinu arī, kas notika. Ja? Tādā nozīmē, ka es domāju, ka šeit bija formāls. Ja mēs tas tika skatīts, es zinu apmēram to pašu, ko jūs no mēdījiem, tika skatīts koalīcijas padomē, un mēs zinām, ka tika novirzīts uz valdību. Valdības sēde vēl nav bijusi, un pa vidu bija tā Saeimas sēde, kur budžeti nepiešķīra. Tā kā formālā situācija ir tāda, ka nebija panākt vēl vienošanās politiskā par šādas nodaļas izveidi, acīm redzot. Tāds ir tas redzējums. To, kas notika, ja? Kultūras ministri laikam domā, ka ir panākt kaut kāda vienošanās. Nelī, tev ir kaut kādas vēl versijas par šo procesu? Es arī nezinu, kas notika, bet es noteikti nepievienojos tam cilvēku daudzumam, kuri sēž un raud tagad. Es domāju, ka
Latvijas mēdīju vide pārdzīvo šo trūkumu. Šodien Latvijas avīzē kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks saka šādi. Doma ir ņemt esošo nodaļu par pamatu, bet konkrētu veidolu noteiks funkcijas, kuras tiks definētas, kad būs pozitīvs lēmums par tās, proti šīs nodaļas veidošanu. Tad iznāk tā, vispirms dodiet naudu, un tad mēs izlemsim, kādiem mērķiem to tērēt. Vai tas tikai man izklausās dīvaini, vai tā ir Lielpētera kunga versija par to? Cik tālu ir skaidrs par to, kam tā nauda tika prasīta un tika tērēta? Es varu atbildēt šādi. Mēs izstrādājam šo ziņojumu, mums bija redzējums, kā tā nodaļa varētu strādāt, cik būtu vajadzīgi vēl papildus cilvēku, un mums lūdz skaidri pateikt, cik tas apmēram varētu maksāt. Ja valdība vienosies, un ja budžets tiks piešķirts, tad varēs strādāt. Es neredzu, kur te ir neskaidrības. Ja? Nē, neskaidrības ir tur, ka, teiksim, kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks saka, ka funkcijas tiks definētas, kad būs pozitīvs lēmums. Vai tad nav tā kā otrādāk? Jā. Jo, piemēram, Zariņkungs preses izdevējs saka, ka viņi grib pētījums. Tajā, ko jūs prasat budžetā, neviens lāts nevienam pētījumam nav ieplānots. Es faktiski neredzu te pretrunas, jo mūsu ziņojumā skaidri pateicis, kādas funkcijas varētu būt, bet tas ir tikai ziņojums. Valsts sekretāra vietnieks pilnīgi pareizi pateicis, ja būs vienošanās, tad skaidri un aktīvi varēs rīkoties. Varnākungs. Es varbūt gribētu izteikt savus novērojumus par to, kā darbojas valdība un valsts aparāts te. Nevienu neaizstāvot, bet varbūt izskaidrot nedaudz, kā es redzu. Lielpētera kungs ir savā amatā un viņš darbojas, un viņam bieži vien vienkārši ir tiešām jāpilda savus uzdevumus, un viņam šīs funkcijas nav pateiktas. Tur ir pie vainas drīzāk politiķi, ka viņi nav nodefinējuši. Viņi ir vai nav vienojušies. Es domāju, ka tie, kas nodarbojas ar mediju politiku vai kas gribētu to darīt, viņi ir saskatījuši. Un Melkalu kunga pieminētajā informatīvā ziņojumā ir atspoguļots, kāpēc ir nepieciešama, man uztvere arī ir nepieciešama, viena institūcija, vai vismaz viena, teiksim, kaut kāda štata vietas, jebkurā valsts aparāta vietā, tika nolemts kultūras ministrija, kas palīdzēs mēdījiem nebūt pašplūsmā, bet teiksim, sniegt atbalstu no valdības puses. Un kāpēc svarīgi ir, lai tie būtu pastāvīgi darbojošās, teiksim, cilvēki, kam ir alga, kas zina, ka viņi šodien strādā, viņiem ir uzdevums, viņi ar to nodarbojas. Tad tie būs profesionāļi, viņiem būs zināšanas, un tas izmaksās, ticiet man, lētāk nekā uz katru atsevišķu politiķu izdomātu, piemēram, ideju, noalgot par vēl lielāku naudu kādu kompāniju vai speciālistus, vai tos, ko nosaucam par ekspertiem, uz vienu pētījumu, kurš pateiks pēkšņi, ka varbūt viņš pateiks tam politiķim vajadzīgo rezultātu, varbūt viņš pateiks kādam citam vajadzīgo rezultātu, un bieži tā notiek. Tāpēc manā uztverē Lielpētera kungs ir izvairīgs varbūt bijis, lai viņš būtu korekts. Ne, viņš pa citiem jautājumiem, viņš diezgan konkrēti zināja arī šo kultūras ministrijas atzinumu. Un, labi, bet Zariņkungs, jūs noteikti arī to atzinumu zināt, tad esat redzējis to naudas pieprasījumu un viss, kas tur rakstīts. Ņemot vērā to, ka jūs bijāt viena no tiem, kas tiešām ļoti aicināja kaut ko tādu veidot, jūs apmierināja tās dokumentus, kas gāja uz valdību. Jums likās, ka, ja šis tiks pieņemts, tad jūsu, tā teikt, vajadzības tiks uzrunātas kaut kādā veidā? Es domāju, ka tas būtu tāds sākums, ar kaut ko jau būtu vismaz jāsāk. Ja šī struktūra vienība būtu izveidota, tad mums vismaz būtu kāds cilvēks, ar ko runāt. Pašlaik mēs staigājam no ministrijas pie ministrijas, no Saeimas frakcijas pie Saeimas frakcijas. Mēs sakam, presei problēmas, mēdījiem problēmas. Es saprotu, ka pašlaik, tad, kad MTG izgāja no apraides bezmaksas, tad pēkšņi visiem sāk likties, ka tiešām ir kaut kādas problēmas nedaudz. Ja? Bet pa lielam
Tāpat, ja mēs runājam par mediju politiku kopumā valstī, mums jau nav nodefinēta valsts mediju politika. Ko valsts vispār, kādas medijas, kā viņi sagaida šo mediju politiku. Piemēram, vai kas ir jābūt pieejamam, kādai informācijas plūsmai būtu ne plūsmai, bet tehniski plūsmai, es tādā ziņā domāju, būtu jābūt pieejamai valsts visiem iedzīvotājiem, piemēram. Ja neskaita pašlaik sabiedrisko televīziju, ko arī, es varu, ka Latgales priekšpilsēta, Latgalē tur tālajos rajonos tā īsti mēs neredzam, un tad viņi dzīvo Krievijas informatīvajā telpā. Tā man šķiet, ka šajā kontekstā, ko mēs tagad dzirdam, ir diezgan loģiski, ka tā versija amplitūda, kas skan mēdījos un kaut kādās sarunās un diskusijās, par to, par ko ir runa, svārstās no tādas potenciālas cenzūras iestādes līdz pilnīgi nevainīgiem, bet nozarēm nepaceļami dārgiem, nepieciešamiem pētījumiem, no jaunas barotnes ierēģiem līdz mēdīju strateģiskas vīzijas radīšanai. Es gribētu labprāt dzirdēt jūsu katra versiju, par ko mēs jau gandrīz gadu runājam. Labi, Zariņkungs tikko izstāstīja mēdīju politika, pieejamība, bet kas ir tas, ko jūsuprāt nozarē vajadzētu sagaidīt no valsts, kas it kā pauž gatavību kaut kā atbalstīt vai palielināt savu ietekmi nozarē? Es varu stāstīt, es jau būdams mediju pētnieks tikai profesors, vienkārši profesors, ierindas komunikācijas zinātnieks. Es jau izvirzīju toreiz domu, ka vajag tomēr izpildu varā atbildību par valsts mediju politiku, jo tā ir tāda pati nozare, bet vēl svarīgāk, es teiktu, nekā zemkopība, lai man piedod zemkopji un citu nozaru pārstāvi, bet, teiksim, ja mēs skatāmies no demokrātiskā procesa viedokļa, no tā, kā veidojas arī vēlētāja politiskā griba, tad neapšaubām ir ļoti svarīgi, medijiem ir centrālā loma šajā, un tātad valstī ir jārada, kas ir tas valsts uzdevums, ir radīt ietvaru nosacījums gan mediju daudzveidībai, tas ir tas galvenais valsts pienākums, un te ir jautājums arī par valsts atbalstu, arī mediju neatkarībai, zināms garantijas, cik valsts to var izdarīt. Tas ir likumdošanas jautājumi, un kādam ar to ir jānodarbojas. Un mūsu parlamentārā demokrātijā mēs pilnīgi skaidri redzam, kā notiek likumdošana, tomēr nāk no ministrijām, no izpildvaras. Saeimas komisijās pat nav savu juristu un ekspertu. Ja? Tātad 99% un vairāk procentos gadījumu likuma projekts nāk no izpildvaras. Un tā kā šai nozarē izpildvarā nav pārstāvniecības, tad nekas piedošana arī nenāk. Un no 90. gada mums ir spēkā Gorbačova faktiski likums par presi un citiem masas informācijas līdzekļiem, ko vispirms pieņēma Maskavā un pēc tam adoptēja augstākā padome 90. gada decembrī, ja es ļoti nekļūdos. Tas ir viens no retiem likumiem, kas joprojām ir spēkā no augstākās padomes pieņemtajiem, un tas jau vien ir rādītājs, ka šeit nekāda mērķtiecīga valsts politika tieši attiecībā uz likumdošanu nav bijusi. Un ja mums izpildvarā nebūs šī kapacitāte, tad es paredzu arī, ka nebūs. Un, protams, es saskāros arī nonākot padomē jau februārī, un jāsaka, es biju tas, kas par to jau runāja. Tieši atbildīgās Saeimas komisijas izbraukuma sēdē mūsu padomē tas ir fiksēts arī medijos, ka vajadzētu tādu mediju nodaļu Kultūras ministrijā, arī daudz piesauktajā Igaunijā tāda ir un nebūtu nenodarbojas starp citu regulātora pienākumiem, ar ko nodarbojas NEPLP un tagad nodarbosies citā regulātorā Igaunijā, bet nodarbojas tiešām mediju politiku. Igaunijas kultūras ministrijā joprojām ir tāda mediju nodaļa, un šķiet, ka tāpēc, ka Kultūras ministrija jau tagad pārstāv Eiropas Savienības padomē, tad, kad ir runa par audiovizuālo mediju politiku, tā ir regulētā joma. Un Eiropas Savienības ministra padomē, precīzāk, tur jau kultūras ministrs pārstāv Latviju, arī tad, kad izstrādāja audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu 7. gadā, ko pieņēma, tur visur pārstāv Latviju kultūras ministrija. Un līdz ar to šķiet loģiski,
nevis sadrumstalot, bet tieši arī šajā izpildvaras iestādē tad arī koncentrēt šo mediju politiku. Vēl varbūt pāris tikai lietas, kāpēc NEPLP to nevar uzņemties, un mēs jau atkritījāmies arī jau pirmajā tekšanās ar valsts prezidentu Bēziņu, kad viņš mūs uzaicināja, jau pirms vairāk nekā gada, pirms pusotru, ka mums ir pārāk daudz funkciju. Normāli mums ir tikai regulātoru funkcijai jābūt, bet mums ir arī sabiedrisko mediju uzraudzību, kā mēs labprāt atteiktos un mēģina mums uzdot uzdevums, kas ir pilnīgi preties, būtībā sakot kaut kādus termiņus, jo autonomai iestādē neviens nevar uzlikt nekādus termiņus un uzdevumus. Nē, var izmainīt likumu un tajā likumā uzlikt. Respektīvi, tad mēs skatāmies Saeimas komisiju uz mums un tā tālāk mēs uz viņiem un uz kultūras ministriju, bet nekur tie likuma grozījumi netop, jo izpildvarā šī atbildība nav noteikta. Bordāna kungs gada sākumā dibināja diezgan smagi nokritizētu darba grupu, kas it kā tieši likumdošanas jautājums grasījās saprast, kas tur jāgroza, kas vispār grozāms, kas likumos regulējams, kas nav regulējams. Gala ziņojumiem jau vajadzēja būt, bet joprojām nav. Vai ir pareizi domāt, ka jūs ņemot vērā to alternatīvo kustību, kas tur sākās, ļāvāt tam visam tā nogrimt kaut kur? Es gribētu teikt, jā, paldies. Pirmkārt, es domāju, ka šī nav alternatīva, jo faktiski es atļaušos arī tā uzņemties un teikt, ka zināmā mērā tieši mūsu darba grupas rezultāts arī varēja būt šīs domas noformulēšana par to, ka ir jābūt. Pirmkārt, mēs nonācām pie secinājuma, ka vienai institūcija ir jābūt. Es vēlāk varēšu paskaidrot, kāpēc es to tā saskatu, kāpēc nepieciešams. Un tad arī līdz tam mēs nonācām, ka tā varētu būt kultūras ministrija. Un mums informatīvais ziņojums arī tiks sagatavots, jau praktiski viss ir pabeigts, lai to arī, teiksim tā, oficiāli iesniegtu. Bet jums tur būs kaut kas par likuma grozījumiem nepieciešamiem? Pie kā mēs nonācām? Es ļoti uzmanīgi vienmēr sāku ar to likuma grozījumiem, jo tā var, sadarīt ļoti daudz nevajadzīgas, nepareizas lietas, lai parādītu, ka tu esi izdarījis kaut kādu darba grupu, nonāks pie rezultātu, viņi sagrozījis likumus, vai tas ir kaut kam par labu nācis vai nav par labu nācis, beigās ir otršķirīgs jautājums. Un mēs nonācām pie pavisam citiem secinājumiem, kā varbūt sākumā bijām domājuši, ka pirmkārt ļoti uzmanīgi jābūt ar esošā likuma par presi. Ļoti labs nosaukums, citas starpā preses likums, pie viņa tādas automātiskas grozīšanas, jo viņš vispār apmierina. Viņš ir nodrošinājis preses darbību šos 20 gadus, bet ir teiksim, izgaismojušās, un mēs parādīsim savā ziņojumā, kāda, kas pietrūkst sabiedrībai. Manā uztverē valsts varētu neiejaukties preses un mēdīju darbībā, bet tādā gadījumā, ja sabiedrība ir saņēmusi mūsu ieskatā to kam, ir aicināta mēdīs. Es par to pirmkārt saku nevis par to, kādam ir jābūt tieši saturam, mēs tur cenzēsim, kādi raidījumi ir pareizie, kādi nepareizie, bet vai vispār sabiedrība saņem adekvātu saturu. Vai viņi saņem adekvātu saturu? Pirmkārt, vai ir vispār saturs radīts, tāds, kas vienkārši sabiedrība jau jūt vajadzību pēc tā, bet, manuprāt, gluži līdz tam nenonāk. Un otrkārt, lai tas saturs, ja viņš ir radījis, lai viņš nonāk vispār pie sabiedrības. Šodien ir 21. gadsimts, un nav tā, ka viduslaikos varēja, iespiest uz kaut kādu vienkāršu tehnoloģiju un katram izprintēt vai uzrakstīt, varbūt ierobežotā daudzumā, bet izplatīt mēdījus. Šobrīd televīzija prasa, piemēram, ļoti lielus ieguldījumus, un nevar katrs, kurš izdomā, uzģenerēt televīziju. Bet ir nonācis pie situācijas, ka te tika pieminēta Latgales novads, kur daudzās vietās vienkārši pat ar lieliem ieguldījumiem radīts saturs Rīgā, viņš nenonāk pie skatītāja. Tas nav normāli, un to nevar izdarīt neviens no mums klātesošiem atsevišķi, to nevar paši žurnālisti nodrošināt. Tur ir jāpalīdz valstī. Es šo sestdienu biju aizbraucis, man tāda radoša tikšanās ar Lietuvas draugiem no Lietuvas, bija Jūrmalas viesnīcā. Viņi te atbrauca uz zinātnisku konferenci ģeogrāfi,
un viņi Jūrmalā saka, mēs ieslēdzam televīziju, kas te jums notiek, vai jums vispār nav paketi, tā televīzijas paketi, ko rāda mums viesnīcā, viņi neietver nevienu latviski runājošu kanālu. Nu, tā droši vien ir viesnīcas izvēle. Un šeit ir tas jautājums. Lietuvā kaut kas tāds nav iespējams, Vācijā kaut kas tāds nav iespējams, un Igaunijā arī, un tā ir valsts politika. Es vienmēr esmu brīnījies, kāpēc valsts politika nav panākusi viesnīcas likumā varētu pateikt. Nē, tas ir kabeļu televīzijas operatoru pienākums būtu iekļaut katrā pamata paketē latviski raidošos kanālus, un patīk viņiem tas vai nepatīk, šajā valsts teritorijā tas likumīgi ir jānodrošina, un tas, kādā veidā to darīt, tiešām mūsu darba grupa, piemēram, un es neņemtos ierakstīt. Pirmais būtu, kā jūs sakiet, ierakstīsim viesnīcas likumā, un tas būtu tāds viena atsevišķa problēma. Tā nav es sapratu jūs domu. Bet to šī darba grupa viņi uzģenerētu pareizo veidu, bet ar vienā sakot, no jūsu ministrijas mēs vēl gaidām. Mēs vēl gaidām ierosinājums, un viņi būs. Zariņkungs, vai preses likums jauns vai drusku uzlabots? Vai tas ir tas, piemēram, ko jūs gaidat no tādas nodaļas vai institūcijas? Es domāju, ka tā ir viena no lietām, pie kā mēs varētu strādāt pie preses likuma, jo viņš tiešām ir ļoti vecs un viņš tiešām arī būtu jāuzlabo. Bet, es varu vēl vienu piemēru minēt. Mēs, piemēram, būtu priecīgi, ja būtu likums par pašvaldību informatīvajiem mēdījiem. Vai lapelēm, ko viņi izplata, vai citiem kanāliem, jo tie jau arī būtu kaut kādā veidā jāregulē. Tomēr, domājat saturu? Es domāju, ka arī saturu, jā. Jo es domāju, ka tiem mēdījiem, kas tiek izdot par pašvaldību naudu, es domāju, ka tiem būtu jāregulē arī saturu. Kaut vai dodot opozīcijai vārdu tanī mēdījā, kas iznāk par visu pašvaldības iedzīvotāju nodokļu naudu. Man tā vismaz liktos, ja? Bet pašlaik es saprotu, ka tikai pozīcijas viedoklis tiek atspoguļots. Ja? Tā. Tas prasītos pēc regulējuma. Es vēl gribu Neliju aicināt izteikt savu viedokli. Ko žurnāls ir vai jūsu izdevniecība, uzņēmums, varētu gaidīt no valsts iejaukšanās, nozarē vai es gribētu pastīties tādu plašāku bildi, jo man šķiet, ka Latvijā mēs vispār tā slimojam ar tādu kaiti, ka mums patīk pieķerties kaut kādām problēmām, kuras īstenībā nav tās svarīgākās. Un tad uzpūst no tādu milzīgu burbulu, un kaut gan mums ir ļoti ierobežoti resursi, laiks un zināšanas un nauda, lai mēs spētu atrisināt lietas. Mēs ķeramies risināt kaut kādus mākoņu stundīšanas projektus. Kaut vai preambula jaunā ir brīnišķīgs piemērs, un esam dzīvojuši bez šīs preambulas, tāpat arī varētu dzīvot. Tāpat es arī teiktu par šo mēdīju politiku. Jā, Latvijā nav mēdīju politikas. Jā, tas ir slikti. Latvijā 20 gadus nav bijis mēdīs politika. Bet vienlaikus es gribu teikt, ka ja Latvijā būtu vairākas citas kvalitatīvas politikas, tad iespējams mēs bez šīs mēdīju politikas varētu iztikt. Piemēram, un es varu nosaukt 3 lietas, kas, manuprāt, būtiski nosaka to, kāda vispār kopumā ir Latvijas sabiedrības situācija, un tajā skaitā mēdīju situācija. Pirmais, nodokļu politika. Tas attiecās gan vispār uz konceptuālo skatu, cik daudz cilvēkiem ir naudas, ko tērēt, un vai valsts apliek naudu, kur tu pelni, vai arī naudu, kur tu tērē. Tas ir saistīts ar to, cik veselīga ir biznesa vide un cik turīgi vispār ir cilvēki Latvijā. Šīs ir pamatlietas, jo cilvēkiem ir jābūt naudai, lai viņi varētu tērēt to mēdījiem. Cilvēkiem ir jāvēlās šeit dzīvot, jo no tā ir atkarīgs, vai šeit ir mēdīja auditorija. Šīs ir tādas fundamentālas lietas, kuras vienkārši sakārtojot šo mēdīju politiku vai uzrakstot labāku preses likumu nevar atrisināt. Punkts 1 - nodokļu politika. Otrs - izglītības politika. Un šeit es skatos gan uz to, ka es uzskatu, kopš es sāku interesēties par šo lietu, mēdīju tādu politiku plašākas 10 gadus stāstu par ideju, manuprāt, būtu pareizi skolās, bērniem pamatskolās mācīt to, ko angliski sauc par media literacy, par mēdīju zināšanas. Šobrīd, kad tik daudz informācijas ir pieejams internetā, kur nav to redakcionālo, tādu filtru, cilvēkam ir ļoti svarīgi spēt pašam kritiski izvērtēt lietas. Tas ir jāmāca. Tas ir no pamatskolas jau? Jā, no pamatskolas, varbūt jau no bērnu dārza. Šīs ir lietas, kuras kritiskā domāšana, tas ir jāmāca cilvēkiem. Cilvēki, kuri to māk, viņi spēj būt kvalitatīvāka auditorija. Tas nozīmē, viņi izvēlēsies kvalitatīvākus mēdījus, viņi būs gudrāki.
Nodokļu, izglītība Un trešais, es domāju, ir tiesiskums. Kopumā Latvijā, manuprāt, tā ir problēma numur 1. Latvijā nedarbojas likumi. Var rakstīt labākus likumus, viņi nedarbojās. Ja mums ir valsts, kura nespēja entos gadus notiesāt cilvēkus, kas ir augstos amatos, turpinās, es teiktu, ņirgāšanās faktiski par šo tiesisko valsti, un šie cilvēki turpina tajā skaitā veidot savas impērijas, tajā skaitā arī mēdīju impērijas, tad par ko mēs runājam? Es teiktu, ja šīs lietas nestrādā, ja mums ir 3 šīs fundamentālās politikas, kas ir kroplas, tad es esmu ļoti pragmatiska. Es neticu, ka no zila gaisa radīsies 4. mēdīju politika, kas būs vesela. Un kas kaut kā tur sāk. Jā, un tāpēc man šķiet, ka ir ļoti svarīgi sākt ar ļoti praktiskām lietām. Arī bez departamentiem ir iespējams izdarīt vienkāršus soļus, kas uzreiz var parādīt šo valsts labo gribu. Ko te pāris lietas? Ivers jau nosauc šo te pašvaldību. Es teiktu, tas ir godīgs konkurences nodrošināšanas jautājums. Pašvaldības šobrīd par nodokļu maksātāju naudu grauj vietējos mēdījus. Tas sistemātiski notiek. Mums rīt būs raksts par šo politiku apskatīts žurnālā ir kopumā. Kāda ir tā situācija? Tur tie piemēri ir kliedzoši. Un es neesmu īstenībā visu šī gada laikā lasījis citu depresīvāku rakstu, tāpēc, ka beidzot šo analīzi saprotu, ka nekas nemainīsies. Ir tādas pašvaldības, kuras nekaunīgi, cīniski vienkārši pārkāp likumu. Visas institūcijas ir pateikušas, ka tā nedrīkst darīt, nekas nenotiek. Viņi turpina to. Tā nedrīkst būt. Tas ir viens. Tieši pierādījums, ka nav tā nedrīkst. Nē, tas nav jautājums par to, ka nav mēdīju politika. Nē, tas ir jautājums par to, ka netiek ievērot pašais jau spēkā esošie likumi. Tur ir cita lieta, redzi, tas, ko tu teici, baigi pareizi viss, bet tā valsts struktūra mums strādā tā, ka, lai mēs tagad esošajā nodokļu politikā tās lietas, ko tu minēji, vai izglītības politikā tās lietas, ko tu minēji, mums ir vajadzīga valsts struktūra, kas viņas virza. No tā, ka mēs ar tevi, piemēram, aizējam un sakam, klau, vajag tādas un tādas nodokļas, valsts, diemžēl, nepārāk tanī visā klausās, jo visiem tā diezgan vienalga. Ja? Tanī brīdī jāaiziet kultūras ministrija, piemēram, vai kāda cita ministrija, un saka, klau, mums ir priekšlikums mainīt tādas nodokļas, attieksme ir pilnīgi cita, jo tas ir tāds diezgan oficiāls priekšlikums, kas viņiem tomēr ir jāizskata, jānoraida vai kaut kas jārēģē, teiksim, uz to. Ja? Viņi tā veidojās. Jo no tā, kad mēs zinām, ka tas nav pareizi, viņš neveidojās. Mums vajag vienu, kas iet, kuram mēs to visu izstāstam. Ja tas, piemēram, kaut vai Melnkalni, mēs to visu izstāstam, mēs diskutējam, izdiskutējam, viņš iet un viņš to pārstāv visās citās struktūra vienībās. Es zinu, kā teorētiski darbojas valsts pārvalde. Man ir maģistra grāds politikas zinātnē. Es runāju praktiski. Tas vai būs 5 vai 4 cilvēki šādā departamentā, patiešām neatrisinās šīs lietas. Vai kaut vai mēs esam entos gadus runājuši par šo normu krimināla likumā, par to, ka par neslavas celšanu mēdījos ir paredzēta krimināla atbildība. Mums ir Satversmes tiesai bija vajadzīgs spriedums, lai izņemtu ārā šo normu par valsts amatpersonām. Šī norma, kas vienkāršā norma par kriminālu likumā, par šo neslavas celšanu ir palikusi. Kāpēc tas ir krimināla jautājums? Es to nesaprotu. To izmainīt ir ļoti vienkārši. Nav vajadzīgi ne 5 cilvēku departamentā nekas. Vai pastīties kaut aiz to pašu nodokļu politiku. Paskatāmies vienkārši datus. Eiropas Savienībā Latvijai ir 4. augstākais PVN preses izdevumiem. Tas ir fakts. Tā ir. Tas ir labi. Es domāju, tas nav labi. Bet tāpēc vai kādu, kas cīnās? Bet mums ir finanšu pārstāvēt ar to pašu argumentāciju, faktiski. Un vēl pēdējais, Ainā, lai tev būtu vairāk ko pēc tam teikt. Es teiktu, ka mums ir šobrīd jau problēma ar likumu varas īstenošanu tīri arī šajā mēdīju regulācijas jomā. Es uzskatu, ka Nepulpa ir ļoti vāja organizācija. Tas ir mans viedoklis. Un mums ir likuma pārkāpumi, jau esošā likuma pārkāpumi, kur faktiski ir tāda muļāšanās vai nenotiek nekāda rīcība. Un arī tās funkcijas atkal tiek tālāk deliģētas un visādi pētīšana un tāda birokratizācija tur notiek. Tāpēc es teiktu jau šobrīd, ja mēs paskatāmies, mums ir reāli eksistējoši mēdīji, tāds regulators, kurš nedarbojās efektīvi. Mēs varam, protams, radīt vēl vienu mēdīju. Tas ir jāpierāda, vai ne? Ir nevainības prezumcija, bet es kaut ko citu gribēju teikt. Es jau neesmu prokurors. Jā, bet tieši tāpēc es domāju, tā saglabājot to vispārējo pieeju, tomēr mans princips būtu, ka katrs savā vietā, kopīgajā lietā, ja? Un tādā nozīmē tās vispārējās problēmas tomēr ir
jāpiezemē. Arī līdz tai pašai izpildvarai 2 aspekti, kas šeit, manuprāt, nepietiekami izskanēja. Pirmkārt, neviens neskatās uz nozari kopumā. Ja mēs runājam par Nepil P, tad mums ir tiešām primāri tā regulātora loma un tikai elektroniskie mediji. Bet ir daudz jautājumu, ka piemēram, šis pašvaldību finansētie mediju īpašnieku caurskatāmība. Daudz citi jautājumi, kur ir vajadzīgs tas kopīgais skats, nevis tikai uz elektronisko mediju daļu šajā mediju kopīgajā ainavā. Un otra lieta, tomēr, ja mēs esam autonomi iestādi, mēs esam no vienas puses ļoti skaisti neatkarīgi, bet zinām mērā arī vāji. Es pilnīgi piekrītu, kādā nozīmē. Mēs jau nepiedalāmies politisko lēmumu pieņemšanā. Kāpēc tas ir svarīgi, ka tas ir izpildvarā? Jo to pārstāv ministrs pie ministru kabineta galda. Tas tiek ņemts vērā arī valsts budžeta veidošanā. Tas tiek ņemts vērā valdības deklarācijas veidošanā. Uzdevumi arī, kas ir jādara no valsts atbalsta viedokļa un tā tālāk šajā nozarē. Ja? Mēs esam ļoti neatkarīgi, bet kā 5. ritenis, jo mēs uz ministru kabineta sēdēm varam noskatīties tikai kā novērotāji. Ja? Šeit ir tas, ka šī nozara nav pārstāvēta lēmumu pieņemšanā, politisko lēmumu pieņemšanā. Vēl kāds komentārs par šo? Bonākungs, jā. Es pilnībā piekrītu Ločmās kundzei, bet varbūt tās to ceļu, kā nonākt pie tās situācijas. Es redzu tā, ka, kāpēc varbūt šobrīd nav attīstījies preses brīvība un satura kvalitāte un viss tas, ko sabiedrība gaida. Es domāju, ka ir darbojies spēcīgs lobijs pret demokrātiju, pret vārda brīvību. Un tas lobijs ir visās instancēs, visu cauraužu. Kas ir vajadzīgs, lai to uzveiktu, ir lobijs, kas ir sabiedrības lobijs no pretējās puses. Ideāli tas būtu žurnālistu ombuds, mediju ombuds. Paši organizējas, paši izveido savu ētiku, paši pasaka, mēs tā nedarām, ja kāds rīkojas nepareizi. Un stāsta par visu sabiedrību, un arī sniedz priekšlikumus par nodokļiem un visu tam līdzīgi. Bet varbūt lai līdz tam nonāktu, būtu labi, ja ir valstiska institūcija, kaut vai departaments, kaut vai daži cilvēki, kuri izveido kompetences centru, un viņi darbojas kā lobijs vienai šai nozarei. Jo šobrīd, piemēram, finansu ministrijā ir tikai tas ir tāds pašsaprotam interesi iekasēt pēc iespējas vairāk nodokļus. Viss. Viņi ir gatavi varbūt kādreiz ierēdnis, kā saka, vienalga, kas notiek ar nozari, ka tikai mēs strādājam šodien, kā saka, to govi nokaujam, nevis pienu no viņas slaucam. Jā, starp citu, piebilstot par mēdīju, jo tieši grāmatniecības nozares spilgts piemērs. To mācību grāmatās vajag ielikt. Kā viena īstermiņa mērķa dēļ visa nozara tiek pilnīgi. Un, protams, par to lobiju ir arī visa valdībā jācīnās, lai lobijs arī neiekļūst tur iekšā, teiksim, tas pretējais lobijs un neiznīcina. Tas ir bezgalīgi. Un vārdu brīvību mēs vēl noteikti runāsim. Es gribēju tagad aicināt zālē klātesošie, ja ir kaut kas piebilstams, kas būtu tās lietas, ko nozare gribētu sagaidīt no šādas institūcijas, ja vispār gribētu šādu institūciju un no tās kaut ko gaidīt. Miķelsson kungs, jums varbūt pagaidiet lūdzu mikrofonu. Lūdzu. Jā, labdien, Gīns Miķelssons, viens no sabiedriskā mediju koncepcijas līdzautoriem. Faktiski man jautājums ir tāds, kad zinot un redzot, ka ārā ir informācijas laikmets, ir pilnīgi loģiski, ka tādai struktūra vienībai ar tādām funkcijām būtu jābūt. Man liekas, jebkurā ministrijā tas ir pilnīgi loģiski. Bet man jautājums ir Melkolm. Faktiski, pavalkot paralēlis, teiksim, ar komerces sektoru, jautājums par viena departamenta, kā jūs sakiet, 5 cilvēku sastāvā, vai tas, kāpēc nevar būt tā, ka tas ir pašas ministrijas jautājums? Man liekas, ka, ja jūs uztaisītu auditu ministrijā, noteikti jūs atrastu tādas funkcijas, kas vienkārši ir dabiskā veidā, šobrīd vairs nav vajadzīgas. Jūs viņus iespējams valkat līdzi. Un faktiski, kāpēc ministrija pati nevar izveidot, redzot, kad ir vajadzīgs šāds departaments, savas ministrijas ietvaros, teiksim, kāpēc ir nepieciešama tik liela ambrazūra, teiksim, faktiski dēļ vienas mazas struktūra vienības izveidi? Labs jautājums, bet man jāatgādina, ka kultūras ministrijas nolikumā nav paredzēta mēdīju politika. Viss, kas ir paredzēts, kas saistīts ar mēdījiem, ir Eiropas likumdošanas, teiksim, pārņemšana mūsu likumdošanā, vai vismaz tā uzraudzība, ka tā tiek ieviesta. Tā kā mums vispār nav tāda kompetence šobrīd. Pati ministrija jau to nevar izlemt.
Nu, tieši tā. Tas, man liekas, ir līdzīgs piemērs arī ar iekšlietu ministriju, ka tur arī ir kibernētisko noziegumu departaments ar 2 cilvēkiem. Jautājums, kāpēc viņi paši nevar izveidot ar savu esošā budžeta ietvaros normālu departamentu. Bet šeit jau neiet runa par naudu. Vai tiešām kāds domā, ka 60 vai 70 tūkstošiem izveidoja vai neizveidoja struktūra vienību? Tas nav naudas jautājums. Ja mēs būtu piesaistījuši Prudentī, lai izanalizē, vai nepieciešama vai nav nepieciešama šāda struktūra vienība, tad mēs kaut kādu zinām naudu, un tad viņi izanalizētu, vai kaut kā tā. Ja? Tagad dēļ 100 000 gadā viņi tagad pastamies uz tiem visiem budžetiem, tas ir bijis smieklīgi. Bet neviens īsti nav apgalvojis, ka tas ir naudas jautājums. Tieši tā, bet tāpēc tas ir tas vairāk vai politiskais jautājums, vai to vēlās vai nevajag. Tas jautājums, es domāju, cits jautājums, ja mēs redzam kādu sliktumu no tā visa. Mēs te vairāk vai mazāk minējām par kaut kādiem labumiem, ko mēs varbūt varētu iegūt. Ja? Jautājums, vai kāds redz arī kādu sliktumu, par tām iespējamām bīstamībām mēs noteikti vēl parunāsim, bet es tagad gribētu arī Cilēčkungam dot vārdu, jo tomēr pārstāv cilvēktiesību komisija cilvēks, tā kā ir viedoklis noteikti. Jā, paldies, Boris Cilēčs, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Uzreiz atbildot uz jūsu sākotnējo jautājumu, jūs minējat, ka Saeimā nepieņema lēmumu, te pareizāk laikam būtu runāt par to, ka koalīcija. Nē, es teicu koalīcija. Jā, tur man kā opozīcijas pārstāvjiem ir ļoti grūti to komentēt, jo diemžēl opozīcija šajā dialogā nepiedalījās. Bet, kad komisija izskatīja šo priekšlikumu, es uzdevu ļoti vienkāršu jautājumu, ar ko šī jauna struktūra vienība nodarbosies. Un joprojām es toreiz uzmanīgi klausījos, pēc tam uzmanīgi klausījos, šodien uzmanīgi klausījos. Es dzirdēju 2 versijas. Pirmais, tas ir mēdīju lobijs. Man grūti to novērtēt, vai, piemēram, Finanšu ministrija ir uzskatāma par banku lobiju, vai ekonomikas ministrija par rūpnīcu lobiju. Diez vai, un man grūti piekrist Dimanta kungam. Jūs esat neatkarīga institūcija ar ļoti plašām pilnvarām, ko jums nosaka likums, un jūs apgalvojat, ka jūs esat tik bezspēcīgi, ka kāds vidē līmeņa ierēdnis būs daudz spēcīgāks. Jūs tur sēžat, jūs nejautā, jūs neieklausās, piedodiet, jebkura gadījuma ierēdnim pa departamenta vadītājiem nebūs tādas tiesības, kā šobrīd likums pārēdz jums. Tā kā par to lobiju, man grūti iedomāties. Otrais, likumdošana. Piedodiet, vai mēs gribam rakstīt un parakstīt likumu pastāvīgi? Tas ir slikti, ka likums ir 20 gadus vecs. Varbūt tas nozīmē, ka vienkārši likums nemaz nav tik slikts un netraucē cilvēkiem strādāt. Nevajag labot to, kas nav salūzis. Ja ir konkrēti priekšlikumi, lūdzu. Jūs zināt, ka es strādāju šajā komisijā 15 gadus, mēs esam vienmēr atvērti, vienmēr izskatām visus priekšlikumus. Nekādu priekšlikumu ļoti ilgus gadus nebija. Kad priekšlikumi parādījās, mēs to izskatām un grozījumus pieņemam, kā jūs to ļoti labi zināt. Septembrī mēs iesniedzām 5 likuma grozījumu paketes, un tagad jau mēs esam tūlīt jau novembra beigās, un, diemžēl, nekas daudz nav izskatīts. Tā kā NPLP arī uzņemās, tomēr, kas īstenībā nav paredzēts, tomēr šo likumu grozījumu izstrādā. Tas tikai viens piemērs. Nē, Dimanta kungs, tas ir saistīts ar grozījumu kvalitāti. Piedodiet. Daudzi grozījumi tika izskatīti un pieņemti ļoti ātri. Ja jūs domājat kādus konkrētus grozījumus, tad arī jārunā konkrēti. Tas nav parteisks jautājums. Nē, viņi nav tieši darba kārtībā. Varbūt piedodiet, ļaujiet man pabeigt, es nerunāšu ilgi. Tā kā par to, ja jāizstrādā patiešām kādu likuma grozījumu, tad jāizveido darba grupa, nevis pastāvīga struktūra vienība. Tāpēc man joprojām nav skaidrs, kam šī nauda tiek prasīta. Attiecībā uz mēdījiem, man šķiet, ka Bordona kungs patiešām daudzas ļoti pareizas lietas pateica, bet ja sabiedrība jūt vajadzību, man ir konkrēts jautājums, vai sabiedrība ir gatava maksāt par savu vajadzību apmierināšanu. Jo mums faktiski ir sabiedriskais mēdījis, ko apmaksā visa sabiedrība, un tieši tas sabiedrisko mēdīju politikas izstrādājas tieši padomes kompetence, vispārējais, piedodiet, ir tirgus, kas pārdod savu produkciju. Es uzskatu, ka tas, ka šobrīd Latvijā mēdīja nav dotēta, atšķirībā no ļoti daudzām kaimiņu valstīm, tas ir mūsu milzīgs sasniegums. Jo tas ir tieši mēdīju neatkarības priekšnosacījums. Vai mēs gribam mainīt šo modeli, vai mēs gribam dotēt mēdījus.
Un tas ir fundamentāls jautājums. Rīkoties tā, kā, piemēram, Krievijā, tur daudzi mēdīji dzīvo no valsts subsīdiem vai no pašvaldību subsīdiem. Tieši tā, bet es domāju, ka šeit 4 ierēdņu esamība nepalīdzēs mums pieņemt šo politisko lēmumu. Es, piemēram, esmu kategoriski pret. Es uzskatu, ka neatkarība var būt pirmām kārtām finanšu neatkarība. Ja kāds mēdījiem maksā, tas arī, piedodiet, pasūta mūziku. Protams, katram kokam ir 2 gali, un tas nozīmē arī zināmu mēdīju atkarību no sava lasītāja un skatītāja, bet nav, kā saka, bezmaksas pusdienu nemēdz būt. Un pats pēdējais redzēt, tomēr attiecību uz pašvaldību mēdījiem tas ir atsevišķs jautājums, ļoti interesants. Es neesmu gatavs šodien to komentēt, bet es domāju, ka tomēr galvenais ir, ar ko nodarbosies šī struktūra vienība. Vai tā tiešām kaut kāda veida, ko nozīmē mēdīju politika? Vai tas nozīmē kaut kāda veida, kaut kāda priekšraksti, kāds saturs jāveido mēdījiem? Vai, ko jūs vispār ar to domājat, runājot par mēdīju politiku? Ziniet, vienkāršas lietas var izskaidrot arī ļoti vienkārši. Kad es uzdevu ļoti vienkāršu jautājumu, ko jūs darīsiet? Ko darīs tie ierēdņi? Es dzirdu vispārējus tādus diezgan abstraktus apgalvojumus. Piedodiet, man rodas zināmas bažas, un šeit es negribētu atkārtot to, ko Ločmēlas kundze teica, bet kārtējo reizi uzkapt tam pašam grābeklim man gan negribēts. Paldies. Satlerkungs. Cilēčkungs saka, viņš nezina, kāpēc koalīcija lēma tā vai šitādi. Jūs tā varētu zināt noteikti, kāpēc koalīcija lēma tā. Es domāju, ka šobrīd diskutēt par to, ko un kāpēc lēma koalīcija, nav auglīgi, jo atsimēr šis jautājums nebija novietas. Būsim atklāti. Es pilnīgi piekrītu tam, ko teica Ločmēlas kundze, ka trūkst vispār mēdīju politikas kā tādas. Ja kādam liktu nodefinēt, kāda ir Latvijas valsts vai vienā pašreizējās valdības mēdīju politika, viņas nav. Pilnīga brīvība. Jā, pilnīga brīvība arī ir politika, protams, jā, bet tādā gadījumā, ja ir šāda diskusija, tas nozīmē, ka šī pilnīga brīvība tomēr nesniedz visas atbildes uz visiem jautājumiem. Vienkārši analoģiski var pateikt, uzdodiet savu jautājumu, vai Latvijas valstī vai valdībai ir kultūra politika, jūs dabūsiet tieši tādu pat atbildi. Viņas nav. Vai mūsu valstī ir sporta politika? Viņas nav. Tad jau jāsaka, tā peltā nodokļu politika ir. Viņa varbūt ir tāda ļoti svārstīga un amorfa un bieži vien nesaprotama. Un viņa pats galvenais viņai trūkst šīs ilglaicības, bet vismaz nodokļu politika kaut kāda ir. Lai nonāktu pie politikas, kādam viņa ir jārada. Un šajā gadījumā es esmu pilnīgi par šāda departamenta veidošanos, jo nevar uzskatīt, ka Nepals ir burju nūjiņa, kas atrisinās pilnīgi visas dažādas problēmas, sākot ar regulātoru funkciju, beidzot ar politikas izveidošanu, un tad nedodies vēl ar saturu veidošanu. Tas, ka es pilnīgi piekrītu, ka nav korekti teikt, ka viņš kratās no kaut kā vaļā, Dimantkungs. Ja? Viņam ir jākratās vaļā no dubultām vai pat pretrunīgām funkcijām. Protams, vai tie 2-3 cilvēki to izdarīs, tas ir savukārt vadīts no ministrijas politiskās vadības. Bet es domāju, ka tas vismaz būtu solis priekšā, lai kaut kas notiktu. Jo redziet, politikas neesamība, es šogad pārstāvu Nacionālās drošības komisiju. Mēdīju politikas neesamība Latvijā rada nacionālās drošības problēmu. Un šobrīd jau ļoti reāla problēma. Jūs paši runājat diezgan, teiksim tā, ar daudziem viedokļiem. Nav jau nekādas vienprātības panelistu vidū. Bet es esmu par. Draudi, drošības politika, nav vienprātības. Varbūt aizsardzības ministrijas pastāvē. Nē, tomēr, ja mēs medojam mēdīju, tiešām tādas mēdīju politikas, protams, tad jāstoties sabiedriskais mēdījis, brīvais tirgus ir brīvais tirgus, sabiedriskais mēdījis. Mēs taču nepasakam, kāda ir Latvijas politika par sabiedrisko mēdīju. Joprojām. Es domāju, ka tas būtu vismaz solis uz priekšu, kā prasīt atbildību. Prasīt visu no Dimanta kunga nav reāli, jo šie uzdevumi ir pretrunīgi. Uzraudzība un politikas veidošana ir divas dažādas lietas. Nē, pēc tam ir pilnīgi skaidrs, ka no Dimanta kunga mēs nevaram prasīt neko, kas saistās ar drukātiem mēdījiem un arī internetu.
Bet es gribētu... Es nobeigšu savu domu. Tas, ka medību jautājumi nonākuši Saeimas Nacionālās drošības komisijas darba kārtībā, liecina par to, ka tie ir reāli nacionālās drošības apdraudējumi. Bet vai jūs varat atklāt tik tālu, kādā tad griezumā šie mediju jautājumi ir nonākuši jūsu komisijas darba kārtībā? Kur ir tā nacionālās drošības apdraudējuma? Mēs dzīvojam apstākļos, ka konkurence netiek atrisināta, pusēm militāri karojot vienam ar otru. Konkurences izpaužās arī šīs mīkstās varas, no kuriem mediji viens no galvenajiem ieročiem, reālā kara darbībā. Un Latvijas valsts, ja viņi domā par savu nākotni un pastāvēšanu, viņai šī realitāte jārespektē, jābūt gatavai. Jautājums ir uzreiz vērtējot šos riskus, vai mēs esam vai neesam gatavi. Bet jūs kaut kur drusku nonākat pretinā. Jūs sākumā teicāt, jautājums nebija nobriedis, tad jūs teicāt, ka šis vismaz, ka jūs atbalstat to nodaļu, jo tas būtu vismaz kaut kas, ar ko sākt, un tad nonākām pie apdraudējuma nacionālajai drošībai. Tad koalīcijas partneri to nesaprot, vai... Jo tad vismaz kaut kas, ar ko sākt, tad tas ir tas, ar ko sākt. Man jābūt tomēr politiski korektam, jāsaka, vēl pilnībā nesaprot. Tad mēs... Tas apdraudējums nacionālajai drošībai, varbūt jūs varētu nodefinēt? Redziet, arī šeit izskanējušā informācija, kas ir par Latgali, un tāda apmēram, ziniet, viņi tur nevar redzēt, un mēs tur samazinājām šis viņam programmas, sakarā iziešana. Jā, arī iziešana no bezmaksas apraides, kur nebūtu nav bezmaksas, tomēr, cilvēki ieguldījuši savu naudu. Tas ir konkrēts jautājums, kā tas ietekmē cilvēku apziņu, cilvēku attieksmi pret Latvijas valsti. Bet tā atbilde ir daudz grūtāka, nekā jūs varat pieņemt. Ne jau tas, ka tehniku nevar redzēt, bet pēc būtības neskatās, jo ir alternatīva un izvēlās šo alternatīvu. Un tas ir politikas jautājums, un parasti ir politikas trūkuma jautājums. Un es tikai gribu vērst uzmanību, ka šis piemērs, un es varbūt vēl pievienot vēl vienu par PBK retranslāciju un to, cik milzīga nauda katru gadu tiek nopelnīta par šo sešo saturu, valstī no tā vispār nekas nepaliek pāri, ir joma. Mēs runājam par jomu, par televīziju, par elektroniskiem mēdījiem, kas jau šobrīd tiek ļoti skaidri regulēti un kuriem jau ir regulators. To es vienkārši gribēju piebilst. Ka šis nacionālās drošības apdraudējums saistās ar jomu, kurai jau ir regulācija. Jā, bet te ir divas lietas. Viens ir tiešām, ka šī padoma darbojas tikai un vienīgi likumietvaros, un likums mēs paši nerakstām. Un tikai likums mums brīvību var dot. Tātad, kā pareizi Zatlerkungs norādīja, nevar regulators pats sev rakstīt likumus. Ja? Visus lēmumus mēs pieņemam, roku sirds liekot, var to teikt, tikai un vienīgi likumietvaros un darbojamies pat operatīvāk nekā likums to prasa. Ja? Protams, mūsu kapacitāts, bet tā ir tikai viena puse. Bet ir jāsaprot, ka ne jau regulātora loma ir galvenā. Te ir tiešām jautājums, es gribētu sasaistīt divas lietas par sabiedriskā mediju koncepciju, kas arī ir politikas jautājums, kas ar karājas tajā pašā koalīcijā nepieņems lēmums. Un šis viņi ļoti saistīti, un tur ir tā politiskā sakarība. Tā pati Nacionālā apvienība, sauksim lietas īstajos vārdos, bet ne jau tikai viena nobloķēja sabiedriskā mediju koncepciju, un tagad savukārt citi nobloķēja koalīcijas ietvaros to 76,000 piešķiršanu. Tas liecina, ka nav tā kopīgā skata. Ja? Kuri citi ir tie, kas nobloķēja? Tā tad koalīcijas partneri tikai citi mums... Citi, ne Nacionālā apvienība. Acīm redzot, Nacionālā apvienība jau virzīja šo priekšlikumu. Ja? Un būtībā abi divi ir par vienu un to pašu. Un citu bloķē. Tātad nav kopīga nacionāla skata uz šo mediju attīstības jautājumu. Mēs varam izdarīt vienu loģisku secinājumu. Ja Zatlerkungs teica, koalīcijas partneri vēl nesaprot, tas nozīmē, ka Reforma partija saprot. Nacionālā apvienība to nedarīja, tāpēc, ka viņi paši ir, atliek mums tikai vienotība, kas varētu būt nobloķējusi šo lēmumu. Tā sanāk, ja? Es domāju, ka tas nav pat būtiskākais. Es piekrītu Zatlerkungam. Nē, bet tas ir būtiski. Bet jautājums ir, ka, manuprāt, ir jāvirzās uz priekšu paralēli arī sabiedriskā mediju koncepcijas jautājumā. Jo ne jau regulators atrisinās tās problēmas.
Drīzāk tiešām ar spēcīgu sabiedrisko mediju mēs varam veidot to nacionālo informācijas telpu. Tas ir galvenais ceļš, ja? Un ne jau šī nodaļa, bet arī nodaļa netiek izslēgta, arī nodaļa ir vajadzīga. Ja? Bet tieši tur es arī nelīdz domu atbalstu skatīties uz šo mediju telpu kopumā. Un arī tos politiskos risinājumus pieņemt kopā. Pieņemt gan sabiedriskā mediju koncepciju, gan lēmumu par mediju politikas departamentu izveidi. Bet neuzskatīt, ka mediju politikas departaments var aizstāt spēcīgi vienotu sabiedrisko mediju. Man ir nelabs aizdoms, ka no Nacionālās apvienības tāds vējš pūš. Jūs gan vairs neesat Nacionālā apvienībā, bet esat kāds vējš pūš? Vienu lietu un aicināt diskusijas dalībniekus nenodarīt ļaunumu diskusijai, vienkāršojot lietas. Un vienkāršojot lietas, faktiski pasakot lielas aplamības, un tad mēs aizvirzamies pilnīgi citur. Kur bija lielas aplamības? Lielas aplamības bija Dimanta kunga teiktajā par Nacionālo apvienību, jo es esot tiešām iekšā šajā jautājumā tīši vai netīši. Es biju tīši tajā ziņā, ka es biju nodarbojies kā tieslietu ministrs ar šo mediju darbu grupu, arī piedaloties tajā un redzot situāciju. Patiesībā, ja cita starpā, ja tas varbūt kaut kāds atkal te noslēpums tiek izpausts, es nezinu, bet varu apgalvot, ka es atkal kārtējo reizi biju kaut kādā veidā pat tā kā vienpatnis rīkojos Nacionālā apvienībā, jo Nacionālā apvienība nebremzēja to jautājumu mēdī, ko jūs sakāt un kas nepatiesība ir, bet es izskaidroju savu pozīciju. Un tad viņi, kā saka, pārējie Nacionālās apvienības kolēģi, viņi neiebilda par to mediju apvienošanu, kur es atkal Dimanta kungam piekrītu, ja, un tur mums sakrīt viedokļi par to, ka, teiksim, mēs jau runājām daudz par to departamentu, ka kāda institūcija vajadzīga būtu. Tikai īsts salīdzinājums, varbūt tas kaut ko palīdzēs. Ziniet, 19. gadsimta vidū sāk attīstīties fondu tirgus, kapitāla tirgus, un nebija nekāda regulācija. Palasījot Dreizeru, slaveno finansistu, un tur viss ir ļoti labi atklāts, kas notika, kādas spekulācijas, un šī neregulētais fondu tirgus pats sevi sagrāva. Un tad Amerikas valdība un arī visur, arī Eiropas valdības visur saprata, ka šis te tirgus ir ļoti laba lieta, bet viņi ir kaut kādās jāveido arī regulācija, lai darbojas noteikumi, godīgi, lai būtu šie noteikumi un atbilstoši katrai valstī. Mums, piemēram, šobrīd Latvijā ir Finanses kapitāla tirgus komisija, kas regulē šo jautājumu. Arī te varētu pateikt, lai tirgus noregulē. Un te mēs redzētu, kas būtu, ja bankās tikai tirgus un nauda visu regulētu. Ja? Un līdzīgi ir mēdīju joma ir sasniegusi, kā Zatlerkungs teica, tādu pakāpi, tādu svarīguma pakāpi valsts un vispār sabiedrības jomā. Viņa ir globāli palikusi, ka Latvijā tas ir kaut kādā veidā jāpalīdz tam jāpalīdz pašregulēties. Es to teiktu tā. Es saredzu, teiksim, tas vektors, varbūt viņš ir gandrīz bezgalīgs, bet vektors šādam lobbyam valdības iekšēnē būtu tāds, ka viņam jādarbojās ar tendenci, lai viņš pats sev varētu, lai viņš izdarītu visu un likvidētos un visu atdotu mēdījiem. Cik tas ātri notiks, ja teiksim, tas ir nākošais jautājums, bet tam vektoram tādam nevis pavilkt zem sevis pēc iespējas vairāk regulēšanu un visu laiku regulēt un norādīt, kas jādrukā, bet ļoti līdzīgi, nezinu, arī citās profesijās notiek, ka mums nav tikumi, mums nav tradīcijas vēl varbūt tādas, bet viņas valstī jāpalīdz radīt tradīcijas, kuras tad paši, teiksim, žurnālisti, paši mēdīji varēs, un viņi varēs kļūt neatkarīgi no saviem izdevējiem, no saviem īpašniekiem. Un pēdējais piemērs ir, ka neskatoties uz visām tradīcijām, arī citās Eiropas Savienības valstīs pastāv šādas ministrijas, tiešām uzrauga pārsvarā lielākoties mēs veicām tas visiem interesantiem ir atrodams tajā atzinumā. Principā tas nav, ka mēs šajā nozarē šajā ziņā būtu izdomājuši kaut ko jaunu tādu. Melkala kungs gribēja komentēt kaut ko. Jā, interesēja Zatlerkungu teiktā. Kamēr mēs veidojam šo ziņojumu, mēs sazinājāmies ar visām Eiropas Savienības un ekonomiskās zonas valstīm, uzzinājām, kurš ir atbildīgs par mēdīju politiku. Es gribēju pagriezt mikrofonu. Uz nodaļu. Interesanti, Eiropas Savienības dalību valstī Maltā atbildīgā ministrija par mediju politiku ir iekšlietu un nacionālās drošības ministrija. Tas ir viens.
aspekts, bet atbildot uz Boris Celēviča jautājumu, ir divi ļoti smagi jautājumi, kas mums stāv priekšā, un es nezinu, kurš šobrīd tagad ar to nodarbosies. Viens jautājums ir par to saukto konverģenci, kad tagad grūti atšķirt, vai tā ir virszemes apraide, satelīta apraide, kabeļu televīzija vai caur internetu. Jo problēma ir, un es pat nezinu, vai jums padomē ir šis hibrīda televizors, ka jūs varat salīdzināt, ka saturs nāk no vienas platformas, viens un tas pats saturs no vienas platformas, teiksim, no interneta, viens no mūsu torņa, viens un tas pats saturs, bet pakļauts atšķirīgam regulējumam. Neviens ar to vēl nenodarbojas, un tas būs ārkārtīgi svarīgi. Un tad vēl viens jautājums, ka pagājušajā nedēļā Serbijā bija tāda ministra konference, kur nonācam ļoti asās diskusijās 47 Eiropas padomes dalībvalsts. Kā mēs tagad risināsim jautājumu ar žurnālistu definīciju? Kam tagad nākotnē būs tiesības sargāt savus avots? Krievija, piemēram, kategoriski iebilst pret šo jēdzienu paplašināšanu. Profesionālie žurnālisti arī, jo viņi negrib katram blogeram vai trauksmes cēlājiem piešķirt šitās tiesības. Tie visai lielie jautājumi arī, ko izvirzīja Vairs Vīķis Freibergs vadītā, tā augstā līmeņa grupa, kas par viens no jautājumiem, ko es arī gribēju vaicāt, vai tas, ka šī augstā līmeņa darba grupa ar saviem ieteikumiem ir nākusi klajā un ar viņiem tiek strādāts arī Eiropas līmenī. Vai tas varētu būt viens papildus iemesls tam, ka mums, ja mēs gribam būt gatavi kaut kādām sarunām par to, cik tālu kaut kas tiks regulēts vai netiks regulēts, ka mums būtu svarīgi zināt, kas par to atbildēs Latvijas valstī? Tajā brīdī, kad Eiropa sāks no mums kaut ko spiest, es atvainojos, varbūt ir nesāks, bet... Spiež jau tagad, bet ne jau, lai konkrēti regulētu, bet notiek diskusijas. Un faktiski tas ir ļoti interesanti, jo prakse tagad Eiropā ir šitā, no angliski to sauc par multi-stakeholder. Latvijas, teiksim, visdrīzāk tas varēja būt, kad ne kopu uzņēmums, ka ņem vērā visas iesaistītās puses. Tas ir, teiksim, izpildvāri, sabiedrība, NVO, teiksim, akadēmiķis, industrija, ka visus viedokļus ņem vērā un nonāk pie konsensa. Jo nevar būt, kā izpildvāri pēkšņi patvaļīgi uzraksta kādu likumu, Saeima pieņem un tad neprasot industrijai. Bet atbildot uz Baibas jautājumu, prasīs no izpildvaras. Tieši tāpēc, jo mēs, teiksim, NPLP nevar tur piedalīties, ne direktīvas izstrādē vai kā, jo mēs esam neatkarīgs regulators, kurš uzrauga, kurš izpilda likumu. Tāpēc sagaidīt no mums noteiktos termiņos kaut kāds likumdošanas priekšlikums, tas ir saknē nepareizi. Ja? Tieši tāpēc arī ir svarīgi, ka izpildvarā ir šī atbildība tomēr iecementēta gan tajā departamentu veidolā, gan politiskā līmenī, politiskā atbildība ministra un ministra kabineta līmenī. Lai katreiz kaut kas nenotiek, mēs visi zinām, ka mums ir jāiet tieši pie Melkalkunga un jāsāk viņš bārt. Manas durvis vienmēr vaļā. Nelī, tev bija kāds jautājums? Man arī ļoti interesē tādi jautājumi kā žurnālistu definīcija un tā, bet es domāju, ja mēs runājam šeit par tirgus regulāciju, varbūt mēs tad varētu atbildēt uz jautājumu, kā mums šķiet, kas ir Latvijā galvenā mēdīju tirgus problēma un kā to varētu risināt. Man, piemēram, ir atbild uz šo jautājumu. Man šķiet, ka galvenā mēdīju tirgus problēma Latvijā ir tas, ka tas nav īsts tirgus. Reku mums sēž viens īsts nacionālais mēdīju magnāts. Principā, ja mēs apskatāmies, tad ar to arī tas tirgus pa lielam beidzas. Mums ir līdzās pelnošiem vai pelnīt spējīgiem projektiem, mums ir masīva un ilgstoša tirgus kropļošana. Ar projektiem, kas tiek gadiem finansēti, kas ir PR projekti un izliekās par mēdījiem. Tā ir, es nezinu, piemērs, ko es esmu saukusi daudzās auditorijās. Ņemsim kaut vai mēdīju namu, šo izdevniecību, kas nekad savas pastāvēšanas vēsturē nav pelnījusi. Kas 10-11 pastāvēšanas gados ir radījis 10 miljonu zaudējumus.
reāli fiziska nauda, kas ir nolikta šajā biznesā. Ja? Tas, protams, ir kaut kāds cits bizness, nevis mēdīju bizness. Tad man ir jautājums. Pasakiet man, tad šī ir, piemēram, viena konkrēta problēma, es uzskatu. Tas, ka tirgus ir kropļots. Kā valsts to atrisinās? Ar šo departamentu var kaut vai 10 vai 50 cilvēks tajā departamentā ielikt. Man tas tiešām interesē. Visas problēmas uzreiz neatrisinās. Protams, visas problēmas vispār nav valstī jāatrisina. Ja? Tās ir pirmkārt jāatrisina mediju lietotājiem. Sāksim jau ar bet to. Ja mediju lietotāji nepērk, bet viņš vienalga iznāk tas medijs, tāpēc, ka kāds piemaksā. Ir arī tas, ka sabiedriskās attiecības nav aizliegts. Vienkārši tas ir arī tas pats, kā mēs tagad sakām, mediju lietot prasums, tas mediju literāts jautājums, ka cilvēkiem ir jāprot atšķirt, kur ir sabiedriskās attiecības, kur ir žurnālistika, kur ir reklāma un nemaksāt par sabiedriskām attiecībām. Tas ir ļoti komplekss jautājums. Visu reizē neatrisinās, bet, protams, es domāju, šo to var risināt. Arī no valsts puses. Bet tā mēs varētu nodefinēt visas galvenās problēmas. Un, piemēram, es vēl varu nosaukt 2 vai 3, kas man liekas ļoti svarīgas. Piemēram, tas, ka biznesa modeļi, eksistējošie mēdīju biznesa modeļi grūst. Tā ir realitāte. Tā ir. Teiksim, reklāmas ieņēmumi vairs nav un nebūs turpmāk tādā mērā nefinansēs žurnālistikas satura veidošanu. Jo globāli šī nauda aiziet prom uz internetu, kas nav satura ražotājs. Tas ir fundamentāla pārmaiņa mēdīju tirgū. Būtiska. Ko tur var palīdzēt? Kā tur var rīkoties un kā Latvijas valsts, šī mūsu konkrētā mīļā, diezgan nabadzīgā valsts rīkosies? Vai negatīvas demogrāfijas tendences? Šie ir ļoti kompleksi jautājumi, bet tieši tāpēc es arī aicinu necerēt uz to, nepārprotiet man nav nekas pret Melnkalnu 5 cilvēkiem, kurus viņam neiedeva. Bet saprotiet, būsim reālisti. Mums valstī ir problēmas, kuras nevar atrisināt ar šiem 5 cilvēkiem. Un tas, ka mēs tērējam laiku tā, it kā tās varētu atrisināt ar 5 cilvēkiem, manuprāt, ir kļūda. Domāju, ka no kaut kā jāsāk. Tieši tā. Bet sākam no svarīgākā. Atbildes uz šiem jautājumiem, ko tu uzdevi, viņas ir jāmeklē, protams, ja, un tad jautājums ir, kas tad viņas, pašlaik viņas, es saprotu, ka varbūt, ka tev sāp, bet valsts teiksim, vienai ministrijai konkrēti viņas tā kā nesāp, ja, un tad brīdī, ja tāds departaments ir, tad mēs varam mēģināt vismaz panākt to, ka šim te departamentam tas arī varbūt nedaudz interesē un sāp. Un mēs varētu sāpēt tas, ka Latvijas tirgu nav godīgs konkurence. Un tad mēs varētu viņiem to diskutēt. Tad var tiešām... Un sākt... Es saprotu, lai kaut ko... Protams, ka būtu skaisti, ja mēs varbūt uztaisītu, nezinu, pēc nākamgad mums informātikas ministrija, kurā būtu 100 ierēģi un atbildētu uz pilnīgi visiem taviem jautājumiem atbildēt. Ja? Bet tas, ka pa lielam ir, es domāju, ka vienkārši soli pa solim ir kaut kur vismaz jāsāk virzīties, lai mēs vispār kaut kur ietu, ja? Jo savādāk jau mēs nekur neejam, vienkārši mēs stāvam uz vietas. Mans uzskats ir 2 galvenie uzdevumi arī atbildot uz to Cilevičkunga jautājumu, kas tad ir tie uzdevumi. Tas pirmais ir tiešām nozares novērošana un analīze, kas tur notiek, kādas ir problēmas un kur tad valsts drīkst un vajag valstī iejaukties, lai nodrošinātu gan to mēdīju daudzveidību, gan Latvijā ražotu saturu, gan arī galvenokārt latviešu valodā. Tie ir tomēr valsts politikas mērķi. Un tad tālāk jau ir jautājums par instrumentiem. Un tur tas galvenais veids, un tas ir nākamais uzdevums, tā ir mēdīju likumdošana. Viņi nenolaižās no gaisa. Viņi to reāli, es vēlreiz atkārtoju, ministrijās, un tad iet uz ministru kabinetu, un pēc tam uz Saeimu. Ja? Un tie ir tie instrumenti, kas ir valsts rokās, pamatā mēdīju likumdošana. Mūsu ministrijā bija komisija, un tā spilti šo jautājumu izgaismoja. Mēs sākām strādāt. Vispirms es saņēmu niknus skatienes no ministrijas darbiniekiem, ministrs. Kurš ar to nodarbosies? Un parādiet, kur mums ir tie speciālisti. Jūs domājat par to mēdīju darbu? Par to mēdīju darba grupu. Un man bija viņam jāsaka, mēs pastrādāsim. Viņi saka, un kā mums tas pavelti būs visiem papildus saviem darbam jādara? Es saku, pieaicināsim speciālistus. Un kurš viņiem maksās? Viņi arī pavelti. Teiksim, atradīsies pāris advokāti, kur nodarbojas ar visu valstī. Un viņi nāks un viņi par to pavelti darīs. Un tas rezultāts ir tāds pašdarbniecisks. Un pašdarbniecisks rezultāts ir slikts rezultāts. Viņš pirmkārt neuzzina jūsu uzdotos jautājumus, viņi nenoskaidro no mēdīju īpašniekiem, darbiniekiem, žurnālistiem, ka vispār šādi jautājumi ir. Un otrkārt, viņi atbildēt jums, uzdot jautājumu par to, kā par biznesa vidi.
ka viņi nestrādā, neviens jau nevar atbildēt, tāpēc, ka neviens tas ir jāizpēta. To nevar sanākt un iedot uzreiz atbildi. Un to var izdarīt profesionāli, kurš kaut kādu laiku nodarbojas, un viņš par to arī saņem kaut kādu algu, jo viņš var strādāt ar to. Nu, tas jautājums par to, cik pieejami profesionāļi mums ir, tas ar, protams, ir liels jautājums. Šobrīd es gribu lēnā garā iedot vārdu arī komentāriem no zāles. Lūdzu, tur vien rokas. Latvijas preses izdevēja asociācija. Bordāna kungs, mēs jums piedāvājām cilvēks, kas varētu iet jūsu komisijā. Jūs teicāt, ka nevajag. Strautmans kundze, es domāju, ka mēs visu laiku runājam par to, ko Zetlera kungs jau teica. Mums valstī nav mēdīju politikas un nevis mēdīju regulēšanas politikas, bet valsts politikas attiecībā pret šo vidi mēdīju. Un tāpēc ir visas šīs problēmas un šī runāšana īstenībā ir tukša salmu kulšana, ja mēs nerunājam par to, ka mēs domājam par to, kā izveidot valstī mēdīju politiku. Nevis domāt, kā viņus regulēt. Ja kāds šeit esošais varētu pastāstīt, kā strādā cenzūra, tad mēs saprastu, ka šodien šāda cenzūra nav iespējama. Viņa nav iespējama. Beidzam runāt muļķības, tā ir tīri populistiska runāšana par cenzūru. Nu, pietiek jau pašcenzūra. Pašcenzūra ir laba lieta dažkārt. Paldies. Jā, paldies. Vēl lūdzu, ka bija... pēc tam tur aizmugurē. Labvakar, Kārlis Rimša. Laikam iedzīvotājs, kuram, kā šeit Dimanta kungs teica, būtu pašam jāsaprot, ko viņš tērē, kas atšķirt reklāmu un visu pārējo. Nu, pateicoties tiem švakajiem mēdiem, es vēl esmu ar pie diezgan labas veselības. Ja? Bet, nu, ja mēs nespējam tikt galā ar to pašvaldību mēdīju, kā Ločmēls kundze teica, kur kaut vai par to pašu Jelgavu, kur jau ir korupcijas lēmumi un valsts kontrolas lēmumi, un ja nespējam tikt galā, ja mēs demonstrējam tādu vājumu, tad pārējos runāt kaut ko ir pilnīgi bezjēdzīgi. Nu, ko tie 4 cilvēciņi? Un tēt es sēdēju un nevarēju saprast, dēļ kā šitā sanākšana, dēļ 4 cilvēkiem un 66 000. Dēļ problēmas. Kur ir problēma? Ja? Tātad iznāk, ka ārprāts par metalurgu pasākumu mums vajadzētu laikam kā 3 gadus sēdēt šādi runāt, ja tā paņem pēc cipariem. Ja? Tā kā es vienkārši ar aritmētiku diezgan labi draudzējos, tā kā nesaprotu. Man liekas, ka problēma jau ir tā, ka ir tie pašvaldību mēdī, un tie lej to čugunu tiem cilvēkiem. Un ja jūs zinātu, cik cilvēki ir maz informēti, es nerunāju pat par to vēlētāju, es runāju par to pašu deputātu, kurš tiek ievēlēts. Cik viņš maz saprot, kur viņš ir nokļuvis. Es esmu tādā vidē tagad, tāpēc es to varu teikt no iekšpuses skatu. Ja? Un tā kā šeit cerēt, ka viņi kaut ko sapratīs tā paši, ir pagrūti. Un ja viņam lej to, pavelti to presi dod iekšā, un tad tur var ieliet absolūti jebko. To var izdarīt, un to Jelgavas novads nodemonstrēja. Mums kāda ļambasti nebija to slaveno mednieku. Un sēž atkal vietā, un tikai pateicoties tai vietējai presē, ar kuru netiek tie politiķi galā. Šeit 3 politiķus es redzu. Kāpēc jūs netiekiet? Kāpēc jūs esiet tik bezspēcīgi? Es nesaprotu. Tāds atvērts jautājums, dosim vēl vārdu. Lūdzu, tur, kundze. Labdien, Ingrīda Veikša, biznesa augstskolas turība asociētā profesora, sabiedriskas konsultatīvās padomas locekli. Man jautājums vairāk Bordāna kungam. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas jau pirms gada kā aizsākto iniciatīvu par to, ka daļa no kultūras ministrijas funkcijām, konkrēti autortiesību vides pāraudzība, varētu tikt nodota Tieslietu ministrijas pakļautība esošajai patentu valdei un pārvēršot šo te patentu valdi par intelektuāla īpašuma aizsardzības biroju, varbūt nosaukt. Līdz ar to atbrīvotos, kā moderni teikt, kapacitāte kultūras ministrijā, un varbūt šajā te tukšajā vietā tad varētu, nevis tukšajā vietā, bet šajā te brīvajā, no funkcijām brīvajā vietā arī varētu izveidot šo jauno mēdīju pāraudzības institūciju.
Mediju politikas veidošanas nodaļa. Mediju politikas veidošanas nodaļa. Nu, tas ir atkal tāds tehnisks risinājums. Es pieļauju, ka tiks līdz tai nākamai spriešanai atkal tad jau domās par to, vai lūdzu tur aizmugurē vēl? Jā, Tomas Mēsītis, sabiedriskās konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, Lattelekom juridiskās daļas vadītājs. Man tāds viens globālāks komentārs, otrs tāds praktiskāks komentārs. Manuprāt, ir jāsaprot, ka mediju vide, vai precīzāk tā, kā lai saka, gan tirgus konjunktūra, gan tā tehnoloģiskā konjunktūra, kuras ietvaros darbojās mediji, attīstās daudz lielākā ātrumā nekā idejas par kaut kādu regulēšanu vai kaut kādu politiku spētai tikt līdzi. Un, manuprāt, jo ilgāk turpinās apcerīga runāšana par to, kā varbūt vajadzētu darīt un kādas ir dažādas iespējas, jo tā atpalīdzība no realitātes paliek arvien lielāka un plašāka. Praktisks komentārs ir tāds, ka, manuprāt, tik tiešām tādas par mediju politiku atbildīgas struktūra vienības valsts pārvaldē trūkums ir tik tiešām praktiska ikdienas nepieciešamība, jo likumdošanas iniciatīva piemīt noteiktam valsts institūciju un personu lokam. Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē tāda nepiemīt. Un, ja mēs apskatāmies tīri praktiski, kad Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome iesniedz ministru kabineta apstiprināšanai šo vienotā mediju koncepciju, pie ministru galda nesēdēja neviens ministrs, kurš patiešām no sirds vēlētos šo te koncepciju aizstāvēt. Formāli tur bija ķeksīts pretī tad kultūras ministrija, kura nedz bija šī te koncepcijas autors, nedz tāds kaislīgs aizstāvis. Un skaidrs, ka arī, teiksim, Saeimas ietvaros darbojoties tie priekšlikumi, kas nāk no elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, var nonākt priekšlikumu tabulās elementāri praktiski, un par tiem ir jābalso Saeimai. Tikai tādā gadījumā, ja viņi spēj pierunāt kādu deputātu vai, teiksim, komisiju to noformulēt kā priekšlikumu, jo viņu izpildījumā tas ir tikai pārdoms par dzīvi un, teiksim, tāds iedzīvotāja iesniegums, ja, nekas vairāk. Tā kā, manuprāt, es nesaprotu, par ko tur ir tik liela tāda ņemšanās. Izveidot vienā ministrijā pāris profesionālu cilvēku struktūru vienību nevajadzētu būt milzīgi lielai problēmai. Un tā nebūtu jābūt tādai nacionāla līmeņa debatēt vairāk gadu garumā. Paldies! Paldies, un šitas varētu būt īstais brīdis, kad mēs varētu atgriezties atpakaļ pieķerties pie Bordāna kunga pirmīt paustās tēzes par to, ka mums ir daudzus gadu garumā bijis spēcīgs lobijs pret demokrātiju un vārdu brīvību. Un šai sakarībā es gribu docitēt vienu citātu atkal no laikraksta Diena. Komentētājs Točs rakstīja: kādu mēdīju politiku valsts var veidot privātos mēdījos, privātās avīzēs, privātos TV kanālos, privātos portālos. Robeža ir likums, viss, kas nav aizliegts, ir atļauts. Zariņkungs, cik tālu jūs piekrītat tam, ka nozarē ir pietiekami daudz arī spēlētāju, kuriem neinteresē nekādi vienoti noteikumi, regulējumi, kaut kāda sakārtošana. Teiksim, duļķainos ūdeņos vieglāk zvejot, kā Rimšs kungs teica, vai ne? Tas ir tāds sarežģīts jautājums, bet par to, ko Točs kungs bija rakstījis, es gribētu teikt, ka tas, ko mēs uzskatām, protams, ka nevajag veidot politiku privātajos mēdījos, vajag veidot mēdīju politiku valstī. Un tās ir diezgan būtiski atšķirīgas lietas. Mēdīju politika valstī attieksies arī uz valsts privāto mēdīju politika nekādā veidā neatiecās uz privāto mēdīju kaut kādu politiku. Tas ir pilnīgi atšķirīgas lietas, un spēlējoties šiem vārdiem, protams, es pieļauju, ka arī zinām daļa nesaprot šīs atšķirības, tad tāpēc arī to es pieļauju, ka arī zinām daļa deputāti nesaprot šīs atšķirības, diezgan būtiski. Tas lietas. Bet to lobiju jūtat, Bordāna kunga piesaukto? Ka tās pārmaiņas nav tā, ka politiskā vide ārkārtīgi vēlētos darīt visu, lai mūsu mediji būtu spēcīgi, brīvi, neatkarīgi, demokrātiski, pluralistiski un visādi citādi sabiedrībai ārkārtīgi noderīgi pēc būtības. Es domāju, ka tā gluži es nejūtu, ka tāda būtu taisnība šāda mērķtiecīga rīcība. Es drīzāk teiktu, ka ir diezgan liela tāda haotiska tā domāšana
kad pirmkārt, tas, ko ļoti daudz nesaprot, kad ir jānodala tomēr sabiedriskais mēdījis no privātā mēdīja, ka tas nav gluži viens un tas pats. Tiem jābūt pietiekami skaidri nodefinētiem un arī tā diezgan sarežģīta diskusija arī par to pašu mēdīju brīvību. Vai, arī tā ir diezgan tāda ilgstoša diskusija. Bet es nedomāju, ka ir kaut kāda tāda pilnīgi mērķtiecīga rīcība, lai tagad valstī būtu haoss. Tādā gadījumā mēs jau varētu uzskatīt, ka ir pilnīgi mērķtiecīga rīcība, lai valstī haoss ir ļoti daudzās lietās, tur, kur viņš mums arī ir. Viņš ir, diemžēl, kas netiek atrisināts gadiem ne veselības jautājumi, ne izglītības jautājumi. Tā arī, kad mēs varam uzskatīt, ka kāds veids pilnīgi mērķtiecīga rīcība. Drīzāk ir nemērķtiecīga rīcība, kas rada haosu. Arī tā varētu teikt, jā, visticamāk. Jā. Vēl par lobiju pret presi un mēdījiem? Es neformulētu tik maigi, ka vienkārši tie ir tāds haoss. Un es, teiksim, pēdējos gados redzu to, ka tās tendences, kas politikā notiek, man šķiet bīstamas. Proti, šobrīd valdošajā koalīcijā dominē un faktiski ir jau arī daļai īstenoti tādas iniciatīvas politiskas, kas faktiski samazina individu tiesības vai kaut kādā veidā cenšas viņas iegrožot. Un es uz to skatos kā uz ļoti bīstamu tendenci. Kaut vai pēc šīs histērijas ar referendumu par valodu, šīs idejas par tālāko referendumu, piemēram, iegrožošanu, domas par satversmes kodolu, kas ir kaut kur neformulēts. Ja. Šīs visas lietas ir tādas, kas faktiski izsaka neusticību pilsoņa atbildībai un pienākumam un tiesībām lemt par valsti. Un manuprāt, vienīgais valsts pamats ir tas, ka šeit dzīvojošie pilsoņi vēlās valsti. Un mums nav nepieciešama kaut kāda tāda kasta, kas kur pareizi pasaka, kā šī valsts var funkcionēt, vai tie ir juristi vai politiķi. Nē, es uzskatu, būtu jādara viss, lai stiprinātu cilvēku atbildību par to, kas šeit notiek. Un tieši tas pats ir, man šķiet arī, es ar tādām zināmām aizdomām skatos arī uz šo te mēdīju politikas ēdošanu. Mums jau te pašiem visu laiku slīd kaut kādas kļūdas, tad ir pārraudzība, tad ir regulācija, tad, tas viss ir tāds jēls, Un es skatos, teiksim, piemēram, Nacionālā apvienība šobrīd atbild par kultūras jomu, un es skatos, kas ir tie politiskie uzskati vai teiksim, tie paraugi, par kuriem sajūsminās kādi vadoši šīs apvienības cilvēki, un, teiksim, Orbans tiek piesaukts kā tāds ideāls, vai, labi, kaut vai mūsu pašu vecais Ulmans, Ulmaņa laiki pēc 34. gada. Tā nav politika, kas nodrošinātu lielāku mēdīju plurālismu, brīvību, vārda brīvību. Es uz to skatos piesardzīgi, es te negribu rādīt ar pirkstiem un kādam pārmest, ka tagad, teiksim, šis departaments tiek veidots tieši tāpēc, lai pēc tam piežmiegtu tos mēdījus. Bet es redzu, ka tas teorētiski var būt tāds risks, un arī pētījumi, kas šobrīd, teiksim, tieši centrālajā un austruma Eiropā ir dažādas akadēmiskas arī grupas veido ļoti kvalitatīvus pētījumus par to, kas notiek tieši likumdošanā šajā te reģionā, saskata daudz bīstamību, kā tieši politiķi cenšas šo te mēdīju lauku regulēt. Un es domāju, ka mēs neesam ārā no šiem riskiem, un es uz to skatos nopietni. Tāpēc man šķiet, ka ir jau jomas, kurās valsts ir skaidri uzņēmusies atbildību. Ir sabiedriskais mēdījis. Tas ir milzīgs resurss, un arī būsim godīgi, televīzija ir mēdījis numur 1. Tad ieviešam kārtību šajā laukā, un es uzdevu šo te provokatīvo jautājumu par to, kā tad Latvijas valsts regulēs, panāks to, lai netiek kropļots mēdīju tirgus, teiksim, drukā. Es godīgi sakot neceru uz to, ka šī valsts to pārskatāmā nākotnē regulēs. Bet es sagaidītu, ka vismaz tajā elektronisko mēdīju jomā tiek ieviesta kārtība. Un es vienkārši redzu, cik tur milzīgs darbs ir vēl ko darīt. Un tad daram kaut ko, kam ir tik liela ietekme, Tas ir tas, ko cilvēki lielākoties patērē. Tas ir tas arī, kas raisa šo nacionālā drošības jautājumu. Un vienkārši netērējam enerģiju
lietām, kurām nav skaidrs redzams tas efekts. Komentāri vēl tur aizmugurē, tad pēdējās. Pavisam īsi mēģināšu piekrist šim te pēdējiem Locmalas kundzes komentāram, jo, manuprāt, valstī ir divas iespējas, kā ietekmēt kādu nozari. Tā, lielos triepienos ņemot, tas ir vai nu tā tēlaini runājot ar burkānu vai ar pātagu. Proti ar pātagu tie būtu tie ierobežojošie mehānismi, kaut ko neļaut darīt vai kaut ko piespiest darīt kaut kādā veidā, kas ir mediju vidē tīpaši jūtīgi un droši vien, ka arī kopumā nepareizi. Un otrs ir ar burkāniem, respektīvi, radot apstākļus kaut kādu labvēlīgu režīmu mediju attīstībai un darbībai. Un, manuprāt, Latvijā, kas ir atvērta sabiedrība, kapitālistiska sabiedrība, ar pātagām īsti panākt neko nevar. Manuprāt, vienkārši objektīvi tas nav iespējams panākt kaut kāds liels un tāds būtisks rezultāts. Ir īpaši ņemot vērā, ka mediju saturs arvien vairāk pārvietojas uz internetu vidi, kas ir globāls fenomens un ko Latvija, manuprāt, nespēja kontrolēt, un tas arī nav jāmēģina nemaz darīt. Un nav jāmācās piemēri no tādām valstīm kā Ķīnas vai Ziemeļkorejas. Un tāpēc, manuprāt, tas, kas valstī būtu jādara, ir teiksim tā, jārada kaut kāda vairāk vai mazāk siltumnīcas apstākļi tiem medijiem un tai vidē, kurā valsts vēlās, lai tas, kā lai saka, kopīgais pilsoniskais labums tiek pausts. Ja, un sabiedriskais medijs ir, protams, viena no tām vietām, kur to darīt, pareizi organizējot šī sabiedriskā pasūtījuma subsidēšanu, nodrošinot labvēlīgas apstākļus redakcionāli neatkarībai un tā tālāk. Nevis mēģinot izķert kaut kādas negatīvas parādības un tur kaut kā viņas apkarot, ja, kas ir absolūti neefektīvi. Tas taču pierādās praksē. Bet teiksim, var tomēr mēģināt. Manuprāt, bija ļoti labs piemērs par pirmo Baltijas kanālu un to Lietuvas sižetu. Ja. Manuprāt, to sižetu noskatījās daudz vairāk cilvēku internetā, un es personīgi viņu noskatījos vienkārši intereses pēc. Tieši tā iemesla dēļ, kā par to bija sacelt liela kņada. Ja? Un tas, ka kāda institūcija aizliedz kanālu un neļauj viņam kaut ko rādīt, veicināja, manuprāt, to skatīšanās intensitāti internetu vidē, kur viņš ir absolūti brīvi pieejams jebkuram interesantam, jebkurā vietā. Ja? Un, manuprāt, tas reitings viņam tur palicās droši vien stāvus gaisā no tās visas ņemšanās. Paldies. Vēl komentāri zālē. Lūdzu. Varbūt profesori šoreiz pastāv savu personīgo viedokli, nevis savas darba vietas vai kādas politiskas grupas. Es domāju, ka es pieslējos tiem cilvēkiem, kuri minēja, ka ir vajadzīga šāda nodaļa vai departaments, kas strādās pie šīs politikas mediju jomā. Jo pēc analoģijas ņemam, vai mēs ņemam finanšu, ekonomikas, kādu jomu, enerģētikas vai citu, visām šīm nozarēm ir cilvēki, ir nodaļas, ir struktūra vienības, kas izstrādā politiku un tālāk virza pieņemšanai ministra kabinetā, saimā un tā tālāk. Un, manuprāt, šodien būtu bijis pat vairāk laika jāveltī nevis tam, vai vajag vai nevajag, bet debatēt par funkcijām un par detaļām, par ko būtu jāspriež šai te struktūra vienībai, nevis vai viņi ir vajadzīgi. Tā jau izskanēja, tomēr. Jā, tā kā es domāju, ka varbūt tā ir vēl tēma jaunai diskusijai kādā citā reizē. Paldies! Es tagad došu mūsu garā galda viesiem vārdu katram pēdējai replikai. Varbūt arī ievirzi jūsu prognozi, kas tad notiks ar šo jautājumu. Teiksim, šī sasaukuma pilnvaru termiņa ietveros. Vai kaut kas notiks, vai šis ir viens no tiem jautājumiem, kas atkal nolikts uz, tā teikt, garo trasi. Es gribētu pabeigt ar to, ko sāka teikt Neisieša kungs, tiešām par sabiedrisko mediju. Tas ir tiešām centrālais jautājums un tas centrālais spēku pielikšanas punkts, ja mēs runājam par valsts lomu tieši un par valsts atbalsta politiku medijos. Un tieši šeit es arī personiski saskāros un EPLP ar to nekompetenci, politiskās gribas trūkumu un vienkārši arī tādām politiskām ambīcijām un tiešām problēmām koalīcijā, kas noved pie tā, ka netika šī koncepcija līdz šim nav saņēmusi atbalstu. Ja, tas ir būtībā liels nacionāls zaudējums. Un tādā kontekstā es skaidri redzu, ja tāda mediju politikas nodaļa būtu bijusi, tas noteikti
būtu palielinājusi to kompetenci valsts pārvaldē un arī politiskajā vidē par šiem jautājumiem un būtu bijis vieglāk šo virzīt. Tajā pašā laikā, un tāpēc es atbalstu šīs nodaļas izveidi, tajā pašā laikā es pilnīgi atbalstu arī to, kas tika teikts par tiem riskiem. Un šeit ir jānodrošinās pret riskiem un acīm redzot ir iespējas arī to darīt. Pirmais jau ir šīs nodaļas tiešām nolikums, ļoti precīzi formulēt, kas tad ir šīs nodaļas uzdevumi. Jo tomēr... Vai ir vērts turpināt diskutēt arī par to, zem kā tā nodaļa, kur viņi ir, vai tur, vai jūs paplašināties, vai valsts kancelējā ir dažādas Ja mēs versijas? runājam par mediju politikas veidošanu, tad pašlaik tomēr izskatās, ka kultūras ministrijas minēja to galveno argumentu, ka, lai nesaskaldītu, jau pašlaik audiovizuālā politika ir kultūras ministrijas pārziņā. Tad atkal mēs kaut kur vēl paralēli veidosim kaut ko citu un skaldīsim. Bet novēršot tos riskus, es redzu tātad nolikums, vismaz tas, ko es redzēju Saeimas komisijām. Es arī vairāk neko neesmu redzējis, kā tiek prezentēts. Tur es neredzēju tādus uzdevumus, kas saistītos ar cenzūru vai kaut ko tam līdzīgu. Un otrs ir šausmīgi svarīgi ir personāls. Kas vada un kas strādā šajā nodaļā? Vai viņi ir kompetenti, vai viņi ir tiešām mediju brīvības aizstāvi, ja? Vai viņi varbūt ir, gribētu teikt, 15. maija ideju aizstāvi, tie, kas iet ar lāpām 15. maijā, ja? Tādas mums nevajadzētu, es ļoti atklāti to pasaku, ja? Un te ir tāds zināms risks, ja? Ņemot vērā, ka tomēr šajā ministrijā ir politiskā vadība. Bet tātad prognoze, kas būs, nebūs tuvākā gada laikā kaut kas? Mans uzstādījums būtu tiešām, ka jāskatās ir kopā sabiedriskā mediju koncepcijas virzīšana, un tagad ir izskanējis no Nacionālās apvienības, ka nekādu šķēršļu nav. Es konkrēti varu citēt 15. oktobra Ināras Mūrnieces paziņojumu, kur diemžēl šeit nav varējis piedalīties, ka tikai finansējums ir problēma. Savukārt Finanšu ministrija mums saka, finansējums nav problēma. Tātad jautājums, kur ir problēma? Tātad koalīcijas padomē ir jāatgriežas pie šī jautājuma un reizē varētu skatīt arī par šo mediju politikas nodaļu. Jo tās ir vienas medaļas divas puses. Zariņkungs, jūsu noslēguma vārdi un prognozi? Es jau, redzu, es tām lietām vairāk skatos kā tāds uzņēmējs īstenībā, un es vienmēr tā domāju, ja faktiski 89. gadā, mēs būtu domājuši, ka tagad mums nav koncepcijas, mums nav plāna, mums pat nav statūtu, vispār mums nekā nav. Un ja mēs nebūtu sākuši vienkārši kaut ko tur veidot, tad pašlaik nebūtu izdevniecība žurnāls Sant. Līdz ar to, ja mēs neko nedarīsim, tad nekas arī nenotiks. Prognozes man ir tādas, ka es domāju, ka es tiešām diezgan nopietni uztveru to, ko Zlatara kungs teica par drošības jautājumiem. Es domāju, ja tas samilzīs tik tālu, ka tas nonāks tādā līmenī, ka to tiešām tā valdība uztvers kā drošības jautājumu, tad tas arī notiks. Ja nē, tad visticamāk, ka šī sasaukuma laikā nenotiks. Melkala kungs, kā jūs jūtat? Būs jums lielāka nodaļa vai ne? Es ļoti, ļoti ceru. Un es pateikšu tīri, kāpēc? Šonedēļ, 2 dienu laikā, mūsu nodaļā mēs mēģinām izplānot nākamo gadu, uzdevumus un darbības plānu. Un viens ierosinājums bija, ka mums noteikti jārīko kāds publisks seminārs vai pusdienu, ne jau veselu dienu, pusdienu par tādu tēmu, kas ļoti plaši tagad tiek diskutēta Eiropā, un naida runa. Kāpēc es to minu? Nepagāja cik 18 stundas, man liekas, kad atnāk no Tieslietu ministrijas lūgums komentēt principā šo Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu Delfi pret Igauniju. Un vispār, vai mēs Latvijā esam sākuši nopietni izdebatēt, izdiskutēt, kur atrodas interneta, pakalpojumu sniedzēja atbildība, kur viņi beidz, kā mēs vispār definēsim naidu, jo starptautiskā likumdošanā tur vienkārši nav skaidrs definējums. Mēs zinām, ka Latvijā portāli nav reģistrējušies kā masmēdija. Vai viņiem ir jāreģistrējas, mums jāveicina šī sabiedriskā diskusija. Prognozes būs vai nebūs nodaļa. Es esmu optimists.
Tieši tā arī izskatās. Nelī. Man nav prognožu. Es nezinu, man šķiet, ka šobrīd valdībā ir karstāks tēmas noteikti, par kurām diskutēt. Piemēram, man vairāk uztrauc, vai ministrs Bordāns turpinās darbu. Es katrā ziņā vēlu šai valdībai veiksmi tieslietu, izglītības, nodokļu politikas jomā, arī mēdīju politikas jomā, ja ir tādas ambīcijas kaut ko reāli vēl gadā līdz vēlēšanām izdarīt. Nu, gads pirms vēlēšanām it kā nekad nav tas produktīvākais laiks, būsim reālisti. Bet viena lieta, kam es tiešām ticu, man šķiet, ka mēdījos var mainīties lietas tad, ja cilvēki vienkārši dara to, kam viņi tic. Un Latvijas mēdījos šobrīd ir pārāk daudz cilvēku, kas nevis dara to, kam viņi tic, bet dara to, ko viņiem kāds liek, vai arī vienkārši nepietiekam ciena paši sevi, savu auditoriju. Man liekas, tā ir tā pārmaiņa, kas ir visvairāk vajadzīga. Vispār Latvijā cilvēkiem jānotic vairāk sev un arī tajā skaitā mēdījos. Vadākungs. Jā, man ļoti patīk tā doma, ka mēdījiem vajadzētu darboties vienkārši likuma ietvaros esošo un cilvēkiem vajadzētu būt izglītotiem. Un tas ir tāds lielais mērķis droši vien, jo augstāk kulturāla sabiedrība, jo viņai mazāk valsts kā tāda ir vajadzīga. Bet uz to ir jātiecās. Diemžēl šobrīd daudziem, ja mēs runājam par to, kādus likumus respektē, es domāju, ļoti liela sabiedrības daļa respektē tikai vienu likumu, tas ir krimināla likums. Un, ja tur krimināla likumā, un arī nevienmēr, jo no tā var izvairīties mūsu tiesas sistēmas dēļ, īpatnību dēļ, nevis esošās sistēmas. Ja? Tāpēc var pieiet šim jautājumam arī no otras puses, ka tā kā tam pieiet menedžeri, Telekom kolēģis precīzi viņš skatās uz šo lietu tā, ka, ja ir problēma, tad ir jānozīmē viens atbildīgs cilvēks. 1, 2, tas tā nosacīt. Ir atbildīgs cilvēks, viņš problēmu atrisina, un tad viņam pasaka paldies, ej pie nākošā uzdevuma, un viņu atlaiž. Un es to tā skatītos, ka šajā brīdī vajag, jo šobrīd ja neviens nav atbildīgs, tad tāpēc arī mēs šeit tiekamies, godīgi sakot, kad par to neatbild. Un vēl pēdējais es teiktu, ka man ir diezgan žēl, ka mēs par šo jautājumu jau runājam tikai, teiksim, kā par drošības jautājumu, valsts drošības jautājumu. Kādā ziņā? Ne tāpēc, ka man neuztraukt valsts drošība, bet tas, ka tam vajadzēja būt pašam pēdējiem ierakumam. Ja? Mani vairāk interesē, ka man ir pavisam citas vērtības manai pilnvērtīgai dzīvei. Manai vērtības, ka es svētdien no rīta varu ieslēgt televizoru, man tur ir, piemēram, vai labu laikrakstu paņemt pastkastē, vai skatīties. Un vēl starp citu, kas man ļoti interesē, lai katru dienu, vismaz dažas dienas nedēļā mans bērns, mūsu visu bērni varētu atnākt no skolas un sev labajā prime time, nevis, ka viņiem naktī jāskatās viņu pusauģu labi raidījumi, nevis burlaku raidījumi, un nevis viņam jāpielāgojas televizoram, bet televizors, piemēram, pielāgojas bērniem. To visu tas ir tās vērtības. Televizors ļoti pielāgojas bērniem. Visas jaunās talantu fabrikas un ugunsgrēki tikai bērni, tak to vien skatās. Lūk, jā, viņi tiešām skatās ugunsgrēku. Man liekas, ka tur nav tās labākās vērtības priekš bērniem. Un tur es nevaino televīziju. Tur īsti latviešu daba tiek atklāt. Tur īsti latviešu, tā teikt, arhetipiskie tēli darbojas. Es arī ugunsgrēkā veidotiem paldies saku, jo vismaz viņi to izdara. Bet, Bordānkungs, tā kā ne tikai Nelija, bet arī man vairāk varbūt tieši šī konkrētajā brīdī interesē jūsu, turpmākais, tā teikt, liktenis, tā postskriptuma prognoze no jums. Kas notiks rītā? Rītā tā politiskais tirgus, ko mēdz saukt par politiskām konsultācijām paredzēts. Tā drīkst no tēmas mainīt? Jā, tas ir pēdējais. Tas ir tāpēc, ka jūs varbūt pēdējo reizi vismaz šīs valdības laikā kā ministrs piedalieties kādā diskusijā, tāpēc es izmantošu savus pilnvarus. Kas notiks rīt? Es domāju, ka ar šiem jautājumiem nevajadzētu tā kā lozi, likmes likt un zīlēt, un analizēt. Es zinu, ko es daru, un labi, es pateikšu, kas mani ietekmē patiešām ļoti, un tas nebūs, kā saka, tēlošana, jo pēdējās dienās un burtiski pirms dažām stundām, piemēram, regulāri, es arī biju uz vienu pasākumu, tādu lielu pasākumu, kas ar Tieslietu ministriju saistīts ir. Un man vienkārši nāk klāt cilvēki un spiež roku, un viņi man saka, ka mēs, viss mūsu kolektīvs, vai es atsevišķi, lūdzam, lai jūs pats neatkāpieties.
un lai jūs dariet tos darbus, un mēs novērtējam to, kas ir darīts. Un varbūt tas skan, nedaudz, man ir arī neērtības sajūta to sakot, un arī to cilvēku priekšā, bet varbūt tas mani vairāk attur, tas man ir vairāk iespaido nekā citi apstākļi. Un es arī ticu, ka varbūt ir tikpat arī daudz cilvēku, kur ir domā pretēji, bet tie cilvēki man, teiksim, kas pie manis pienāk, es redzu viņos neviltot, teiksim, to teicienu, un tas ietekmē manu pozīciju. Paldies! Es saku visiem lielu sirsnīgi paldies par atnākšanu, īpaši Zatlerkungam, kurš pats pieteicās un ieradās. Tas ir ļoti, ļoti cienījami, Zatlerkungs. Paldies jums! Paldies visiem pārējiem, visiem dalībniekiem!